Sveicināti, labvakar sarunā dzīve bez pauzes, jeb kas mums ir norāvis jumtu. Mums visiem uzreiz uz jums skatoties, droši vien ir dažādas versijas, kāpēc jūs šeit esat, kāpēc jūs skatāties tieši šo sarunu, bet droši vien vakar gaitā arī sapratīsim, kas tur ir pie vainas. Šovakar ar mums kopā Atis Egliņš Eglītis, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Ilmērs Šlāpins, dzejnieks un publicists. Otrā pusē Nellija Ločmele žurnāla ir galvenā redaktore un Jānis Palkaunieks, draugiem grupu runas vīrs, un es esmu Marta Karlsone, organizācija psiholoģe, un es mēģināšu mums to visu vakaru pavadīt. Tie no jums, kas arī nav profesionāli moderatori, droši vien zina, ka šī bija visbaisākā daļa nosaukt jūs visus pareizi. Es šobrīd varu uzelpot faktiski, un tagad mēs varam tā kārtīgi runāt. Tas, par ko mēs šovakar runāsim, ir droši vien tas, ko jūs arī visi piedzīvojat savā ikdienā. Tā pasaule kļūst arvien ātrāka, temps paliek arvien lielāks, kāru liekas, ka paliek arvien vairāk, nāk arvien tuvāk, prasības uzņēmumos, darba vietās arvien aug, un mēs tur kaut kur tam visam esam pa vidu. Nu, tad mēģināsim paskatīties, kā mums iet ar tām pieredzēm kaut kur pa vidu. Un tas jumts droši vien kā kaut kāds tāds sargājošs elements, kā kaut kas, kas notur mūs sausumā, drošībā un visādi citādi labās lietās. Reizēm varbūt neļauj redzēt zvaigznes nakts vidū, bet parunāsim arī par to. Tas, ko es gribētu šokar arī mazliet jūsu iesaist, es ceru, ka jūs kaut kur redzat QR kodu, lai noskanētu slaido un pievienotos. Redzat? Redzat, ok, super. Un tas jautājums, ar ko es gribu sākt gan jums, kā skatītājiem, gan arī mūsu panelim, ir, cik ļoti jūsu jumts šobrīd ir aizbraucis, ja jūs viņu vērtētu tādā skalā no 1 līdz 10, kur 1 ir viss kārtībā, jumts ir absolūti vietā, nekur nav aizbraucis, stabili un stingri, un 10 savukārt ir, jūs vērojat tās zvaigznes jau kādu laiku, un no jumta nav ne miņas. Kamēr jūs balsojat, es domāju, ka mēs varam sākt. Darīsim tā. Sāksim varbūt Ati ar tevi. Kāds ir tavs vērtējums šobrīd? Cik ļoti tavs jumts ir aizbraucis? 7 balles varbūt. Bet, nē. Ja mēs šodien runājam, tad ir viss kārtībā. Bet, ja ģenerāli runā, tad es teiktu 7 balles. Ok, es gribētu minēt otrādāk, jo, cēsis lampa varētu pirms lampas aizbraukt un tad braukt atpakaļ. Bet tad tomēr nē, lampa tev viņa tā kā nolika vietā uz mirklīti. Jā. Lampa iedod mieru, ka viss ir kārtībā. Ir brīnišķīgi cilvēki šeit sapulcējušies un ir tusiņš, un ir labas diskusijas, labas sarunas, laba domaiņā, labas satikšanās. Okay. Es varu pievienoties. Manējais arī ir apmēram uz 7, un tad, kad pirmdien man piekrita šis prieks vadīt šo diskusiju, tad vakardien es domāju, kāpēc? Kā tas nāks? No kurienes šī ideja, ka vajag kaut kādas diskusijas vēl vadīt, un tad tas jums tur kaut kā arī, vai ne, plivinās pa vidu. Ilmēr, kā ar tevi šobrīd? Es gribētu teikt 0, jo... tā tēma man vispār svešas, cik kopš bērnības sevi atceros, bija pilnīgi normāls. Bija. Pagātnes izteiksmē. Nē, man likās, ka visi tādi ir. Kad es augu, man šķita, ka visiem jābūt normāliem, tādiem kā es. Tagad, kad es izaugu, es redzu, ka cilvēki ir ļoti dažādi un katram ir savas problēmas, tikai man neskapēc nevienas. Ok, tu esi tas priekš, kā rakstās grāmatas, tur surrounded by idiots un tam līdzīgi, vai ne? Ok, labi, Ilmār, parunāsim vēl par to jumta aizbraukšanu. Nellija, kā ar tevi, kur tavs jumts šobrīd? Es domāju, šobrīd viss ir ļoti labi. Es uzspiedu 1. Tu arī nobalsoji superīgi. Es nobalsoju, jā. Es domāju, kāpēc gan nē. Interesanti būs. Man ir bijis ļoti slikti. Man ir bijis tā, ka jumts ir starp tiem 9 un 10. Bet es gan teiktu otrādi. Manas tā iekšējā sajūta ir, ka tad, kad tu esi depresijas bedrē, tu esi lejā, nevis augšā. Tāpēc es to skalu īstenībā apgriezt otrādi, un es teiktu, ka es biju starp 0 un 1. Un tāpēc es ļoti novērtēju to, ka tagad ir labi. Ka tagad tas jums ir vietā. Un man liekas interesanti tas, ko tu piemini, tātad tavs jumta aizbraukšanas stāsts ir par depresiju, kas ir par super zēmu stāvokli, super zēmu aktivitāti. Tu gribi pastāstīt vairāk jau tagad? Jā, es to varu pastāstīt, jo tas ir jau vairāk kā 6 gadus vecs stāsts. Manu jumtu nogrāva pandēmija un mana vīra nāve. Un, tas bija ļoti smags process, kur es apmēram pēc gada nonācu situācijā, kurā es nespēju vairs strādāt. Es biju spiesta paņemt pusgadu garu pauzi no darba.
jo vienkārši nespēju tas, ko klasiski saka, no rīta piecelties un izkāpt no gultas. Un tāda, jā, es vispār esmu kaislīgs cilvēks, kas labprāt dara lietas un sajust to, ka tev tā dzirkstele ir pazudusi, ir ļoti smagi. Un, jā, paldies Dievam, paldies draugiem, paldies lietām, kuras es darīju, kuras man palīdzēja. Un, jā, šobrīd esmu tādā situācijā, kad varu par to pastāstīt un katrā ziņā mudināt cilvēkus tajā mirklī, kad tu esi tajā smagajā punktā, tad meklēt jebkāda veida palīdzību. Jo ir ļoti viegli tajā nulles, tajā punktā iestrēgt un palikt un nekad neuzpeldēt vairs augšā. Arī tādi piemēri ir pilns, vai ne? Paldies, ka tu arī dalies, un es domāju, ka tā ir arī daļa no šodienas sarunas jēgas, īstenībā mērķa, saprast, ka mēs varam par to runāt, un paldies tāpēc tādiem cilvēkiem kā tu, kas, es esmu gatavs par šo stāstīt, tāpēc, ka tas bija tik smagi, ka diez vai, ja mēs visi par to klusētu, mēs īstenībā varētu izlīst laukā. Es gribēšu, lai mēs pēc tam parunājam par to gadu, jo tu saki, ka tikai pēc gada īstenībā pienāca tas brīdis, kas man liekas ļoti interesanti, tad kas notika visu to gadu, vai ne? Un parunāsim, jā, kā citus to rēģē. Bet varbūt, Jāni, tad tu vari padalīties, jo tavs vērtējums, gan interesējums tavs vērtējums, gan arī, man liekas, ka tavs stāsts būs pilnīgi pretējs Nellijas stāstam, kas notiek, kad jums aizbrauc. Man vērtējums ir 10, jo man pat ir tā kā oficiāli papīri par to. Es no aprīlī līdz maijam veselu mēnesi ārstējos Nacionālās psihiskās veselības centrā. Un, protams, šobrīd tas vairs nav 10, šobrīd man ir uzstādīta oficiāla diagnoze, kas ir bipolārie traucējumi, kas ietver sevi tādas lietas, ka tev ir baigi labi, un tad ir tāda depresija, ka tu vairs nevari padzīvot pilnīgi identiskā Nellija, ka tu nespēji iet uz darbu, tu nespēji funkcionēt ar draugiem, ģimenē un tam līdzīgi vienkārši esi nekāds. Un tad es pieņēmu lēmumu, ka tas depresijas posms bija pārāk ilgs, man vairāki pusotras vai 2 mēneši, un tad sakrāmēju koferi, čemodānu un aizbraucu un iestājos Tvaikielā nodaļā. Un fantastiskākā pieredze, es ļoti iesaku visiem, jo es redzēju, ka jums tie vērtējumi ir dažādi. Ja, tur ir ārkārtīgi daudz labu lietu. Pirmkārt, tur ir speciālisti uz vietas, kuri to lietu izdara daudz ātrāk un kvalitatīvāk un tevi aprūpē, un pats galvenais, ka tu beidzot saproti, ka tā tava problēma nav unikāla, tu esi viens no simtiem vai miljoniem cilvēku, tā tava diagnoze, tava veselība ir ieliekama rāmī, viss, kas ieliekams rāmī, ir ārstējams, un vēl visādi papildus bonus, ja tur ļoti stilīgs apģērbs, forša vieta, kur būt, par tevi rūpējās cilvēki, tu esi uzmanības centrā, par tevi rūpējās, tev ir pieeja mediķiem, deju terapijas, mākslas terapijas, kas tik vēl ne, un pie tevs var braukt ciemos draugi. Kāds ēdiens ir? Ēdiens, labs, ēdiens ir, tur nomainīs tikko ēdinātais ēdiens ir baigi labais, tur ir 3 reizes ēdināšana dienā, vēl vakarā dod jogurtiņu. Tur viss ir vienkārši ārkārtīgi fantastisks, bet pats galvenais, ka beidzot tev ir uzstādīta diagnoze, tad ir oficiāls papīrs, ja, un ka tu saproti, ka viss ir ok, tā ir tieši tāda pats slimība, kā tur, lausta kāja vai kaut kas tāds, tad, un tu neesi unikāls, visi tev redz, visi tev ieliek rāmī, visi tev ārstē, tev ir normāls ārstēšanas process, un tagad tā sajūta ir nav tā, ka tagad viss ir izārstēts, man mēnesi neko nevar izārstēt, ja? Bet ir tā sajūta, ka tu saproti, kas ar tevi notiek, kas ar tevi notiks, kā reaģēt, un arī tu vari arī palīdzēt saviem draugiem, līdzbiedriem pastāstīt. Tā kā tāds dakteris, es jau redzu no malas, kā tu, jo pazīmes arī ir ārkārtīgi visiem vienkārši. Tā kā man bija 10, un tā diena, kad es iestājos slimnīcā, es atceros, ka no sākuma ir tā depresija, bet pēc tam jau sākās fiziski, tur sāk trīcēt rokas, tu nevar vairs padomāt, kaut kas pat ar redzi šilierējās, tā, ka tas notiek jau fiziski, un saprot, ka tas ir pēdējais brīdis kaut ko darīt, un tā man tāda pirmā pieredze, pirms tam es biju pie 2 psihologiem, nepatika, bet tagad man ir psihologs, kura praktizē Nacionālās psihiskās veselības centrā, man ir reizi mēnesī iespēja tikt pie RSU profesores, kura ir psihiatrijas tur zvaigzne, tad tikai ar to, ka tu, mēnesi padzīvoja bariņā, un pēc tam tev ir unikāla ekskluzīva pieeja pie ļoti foršiem cilvēkiem. Un citu arī tie biedri, man dombiedri, es saucam viens otru par dombiedriem, arī fantastiska kompānija ar mainīgām
sekmēm fantastiska, bet ļoti, ļoti forši cilvēki. Un atkal visiem dzīves stāsti dažādi, bet tā slimības gaita visiem ļoti ārkārtīgi līdzīga vai pat vienāda. Es nāku tikko no telts, kurā mēs runājām par UDHS, par to, kā nevajadzētu sev pašdiagnosticēt, kā nevajadzētu aizrauties ar tādām lietām. Un tagad man ir bail, Jāni, ka tomēr pēc tava stāsta, kā tu noreklamēji Tvaikielu, kad tomēr tā vēlme pēc diagnozes varētu ļoti pieaugt, vismaz šajā publikā. Bet atkal, man liekas, ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs par to runājam, ka par to runā pietiekami, vai ne? Es jūs katru uzskatu par savus jomas absolūtiem profesionāļiem un daudz ko sasniegušiem cilvēkiem, un tas atkal, man liekas, ir svarīgi, ka mēs redzam, ka tas nav tikai kaut kur, tur kaut kādos tur pagrabiņos vai ar kaut kādiem jocīgiem cilvēkiem. Nē, tas viss ir tepat starp mums, un visticamāk, Jāni, tie pārējie tavi domu biedri bija tieši tādi paši cilvēki ar funkcionālām dzīvēm, kaut kā viņi tam ir tikuši cauri un tikuši un izdzīvojuši. Super. Es skatos uz jūsu vērtējumu, jūs arī viņu redzat, vai ne? 6 ir tāda populārākā atzīme. Nezinu, vai tāpēc, ka jūs esat pieklājīgi, vai jūs pielāgojaties mums. Kā jums pašiem liekas, tas 6 tāds tā kā labi, vai kā jūs apmēram tā pa vidu, jā? Es dažreiz, kad es domāju par to aizbraukušo vai norauto jumtu, man vismaz tāda pirmā asociējās, ka tur kaut kas parauts vaļā, un tad tu tur tās zvaigznes redzi un tā, bet tad es mēģinu sev normalizēt, kad nē, tas drīzāk ir tā, ka tev, ziniet, kā kabrioletam reizēm, kad tas jumts varās vaļā, un tad, kad viņš salūst, viņš pusceļā iesprūst, un tad tu mēģini braukt, un tad drausmīgi skaņa ir nenormāli nepanesama, tu izskaties īstenībā drusku tā kā muļķīgi, vai ne, ir skaidrs, ka šitā īstenībā tam nebūtu jābūt. Un tad man liekas, svarīgi arī droši vien, kas ir tās kaut kādas nozīmes, kā mēs uz to skatāmies. Ilmār, ko tu domā par to nobraukšanu, aizbraukšanu, noraušanu, vēl visām citām versijām? Pirmkārt, es pateikšu jums vienu lietu, kas jums nepatiks. Bieži vien tā ir, ka tas ir tāds nokaujošs paziņojums. Tas ir frazeoloģisms, kas ir aizgūts no krievu valodas. Un radies krievu valodā gan aizbraucis jumts, gan norauts jumts, un tiek lietots gan daļliteratūrā, gan publicistikā, gan sarunvalodā visvairāk. Pētnieki uzskata, ka tas ir parādījies 20. gadsimta 50. gados, precīzi avotu viņi nespēja nosaukt. Ir saskaitīti 2500 vai vairāk piemēru literatūrā, kad šis frazeoloģisms ir ticis lietots. Frazeoloģisms tas ir tāpēc, ka 2 vārdi, ko mēs lietojam, parasti citā nozīmē, salikti kopā nozīmē kaut ko trešo. Ne tur ir runa par braukšanu, ne par jumtu, un te ir jānoskaidro vai jānorunā tagad, ja mēs sākam diskutēt par kaut kādu tēmu, kur mēs lietojam eifēmismus vai aizvietotāju vārdus. Mums ir jāvienojas, ko mēs ar to īsti saprotam. Un kā man šķiet visbiežāk, runājot par jumta aizbraukšanu vai jumta nonešanu, tiek saprasts, pilnīgi nojūcies cilvēks. Nevis mazlietiņ kuku, bet pavisam. Turklāt šis ir eifēmisms, kurš tiek lietots, lai nesauktu cilvēku par traku, jo saukt par traku vai precīzi diagnozi nosaukt bieži vien ir nepieklājīgi, un tad mēs lietojam kaut kādu aizvietotāju, smieklīgu frāzi vai maigāku frāzi, romantizētu frāzi, un kas ir, man liekas, būtiski šajā gadījumā, tā ir objektivizējoša frāze, mēs to visbiežāk lietojam, praktiski vienmēr mēs to lietojam runājot par citiem. Pat ne par sarunbiedru, mēs nesakām tev. Varbūt dažreiz mēs to sakām, tad tā ir mūsu kļūda un mēs dabujam par to ciest vai atvainoties, ja mēs tā kādam pasakām. Bet mēs runājam par kādu citu un mēs sakām, viņam ir galīgi jumts aizbraucis. Ļoti reti, kad mēs to attiecinām uz sevi. Atceramies tajā pašā Krievu padomi multfilmā par Karlsonu. Jankundze Boka bija priecīga, viņai. Es esmu Marta Karlsona un es neesmu neredzējis, nelasījis neko par Karlsonu. Viņai rādās lidojoši vīriņi un viņa nolēma, ka viņa ir sajukusi prātā un par to sāk priecāties pat kaut kādā ziņā. Bet, kas vēl būtiski šai gadījumā, kā es sapratu šo uzstādīto tēmu, ka tā tomēr nav tik daudz par garīgo veselību, cik par mūsu sajūtu par notiekošo pasaulē. Un tā ir tāda vēl nozīme, kad mēs dažkārt, kā mēs varam vēl lietot šo izteicienu vai frazeoloģismu,
ka mums visiem ir jumts aizbraucis, vai sabiedrībai ir jumts aizbraucis, vai pasaulē ir aizbraucis jumts. Un tā ir sajūta, ko gan mēs izjūtam personīgi. Man personīgi liekas, ka visa pasaule ir sajukusi prātā, un ko man tagad ar to darīt? Es domāju, ka tā ir tā pamatnozīme, kādā šis termins šajā sarunā ir pieteikts, un man liekas, ir svarīgi to apzināties un pie tā pieturēties. Pie tā, ka mēs domāsim par sabiedrību kā to, kur ir aizbraucis jumts, ne par katrs par sevi? Vai kā tu to domā? Nē, otrā daļa tēma ir, ko ar to iesākt, ja? Jā. Un runāsim arī, ko iesākt. Un iesākt mēs varam droši vien tikai ar sevi kaut ko, nevis ar visu pasauli. Uz pasauli mēs varam noskatīties un šausmināties. Tas arī ir kaut kas tāds, ko mēs varam iesākt, vai ko mēs esam pasākuši iesākt. Noskatīties un šausmināties. Ok, un man liekas, ka šis ir interesanti, tas, ko tu saki, vai ne, kad cik liela nozīme ir tam, ko mēs pieņemam sabiedrībā par normālu, par nenormālu, kur mēs sakam, ka sabiedrībā ir aizbraucis jumts, un skaidrs, ka arī katram no mums tā vide, kurā mēs esam, viņi jau arī paģēra kaut kādu tempu, kaut kādu pieeju lietām, kaut kādu izturēšanu, un man gribās, laikam, Jāna, aiziet atpakaļ pie tevis tagad. Skaidrs, tu nāc no uzņēmēja vides, tu esi pietiekami ilgi tajā, skaidrs, ka tur vienmēr ir ātrāk, vairāk, produktīvāk. Es domāju, kāds bija tas tavs ceļš, kurā brīdī tu saprati, un tātad tu pats arī teici, ka tu diezgan ilgi ir kaut kāds tas ceļš bijis līdz tai Tvaika ielai. Kā tu pats saprati to brīdi, kurā bija skaidrs, nē, šis vairs nav normāli, tas temps vai tas... Kas bija tas, kas tev lika zvanīt? Patiesībā tas nebija. Man arī likās, ka tas ir tur kaut kāda ietekme no darba vai no kaut kādiem pienākumiem. Un pieņemsim, arī ļoti daudz īstenībā pandēmijas laikā, es domāju, daudzās mājasarniecībās figurēja alkohola pārmērīga patērēšana, jo visi sēdēja mājās un dzēra pa pudelē vīnu, ja negāja uz teātriem. Bet, kā es sapratu, arī, ka tā ir tieši tāda pati slimība, kā jebkura cita slimība. Pieņemsim, vai mēs dabujām iesnas vai saukstējāmies sēžot caurvējā vai peldoties. Protams, ir kaut kādi lietas, kas to ierosina. Bet kā es to sapratu? Es sapratu, ka tu vienu dienu, katrs no mums vienu dienu var justies, teiksim, slikti. Vienkārši nav spēka vai kaut kas nav. Ja tas notiek 2 dienas, arī gadās, ja, varbūt. Bet tas notiek ilgstošākā laika posmā, tad ir jāsaprot, ka kaut kas ar mani nav kārtībā. Un tad ir jāmeklē palīdzība. Bet, protams, es izdarīju tieši tā, kā izdarīja visa lielākā daļa klasisko Latvijas vīriešu. Atliku to, ar mani viss ir kārtībā, pie kādiem ārstiem iet. Es mēnesi pavadīju klīnikā, un tas īstenībā ir normāls laiks ar tie, kas tagad saplānoja, ka viņi ies vai jārēķinās ar mēnesi. Jo tikai mēnešu laikā tu vari vispār saprast, kas ar tevi notiek, un arī iziet to visu procesu. Man taču nav laika mēnesim, ja? Man taču nav tur vēl kaut kas. Un tad tu saproti, kāda laika, ja tu tagad to neizdarīsi, tev nebūs laika vēl 2 gadus, kad tu nokļūsi kādā nopietnākā nodaļā. Un saproti, ka vienkārši tas mēnesis ir izrādās, visi darbi ir atceļami vai pārceļami. Ar kolēģiem ir sarunājums lietas, kad tevi aizstāja. Nekas ārkārtējs mēnesis pret to visu dzīvi nav. Un es sapratu vienkārši, ka tu reāli saproti, ka tu sāc justies slikti, ka tu ilgstoši jūties tiešām slikti, kaut kas nav kārtībā, tu nesaproti kas, un tad tu sāc, tur domāt, prasīt kaut kādam internetam un tam līdzīgi. Un tā es pie tā nonācu. Bet tajā brīdī, kad es pieņēmu lēmumu, tas bija starp citu pēc lieldienu brīvdienām, arī garas brīvdienas, un ka es jūtu, ka tā diena, es aizvedu bērnu uz dārziņu, es braucu uz darbu, es jūtu, ka man arī braukšana ir kaut kas nav labi, pat ar tādām funkcionālām fiziskām lietām. Šis šādi nav jābūt, un kaut kas ir jādara. Bet es gribētu arī papildināt Ilmāru par to nosaukumu, vai ne? Kā tur saukt? Agrāk, teiksim, Tvaika sauc par vājprātīgo namu, nevis trako, jo ir vājš prāts. Bet man, piemēram, draugs Mārtiņš man tagad sauc par trako Jāni. Kas arī tāda, man liekas, normāla lieta. Tas vārds traks arī, galā Guntaram Račam ir grāmata Trakais, kuras, starp citu, arī stāsta par to, kā cilvēki izvairoties no padomu militārā dienesta izmantoja psihiskās veselības iestādes. Ja? Un arī par tiem vārdiem, vēlreiz, piemēram, ja cilvēks ir klibs, mēs saucam par klibu, lai tas nav pieklājīgi, laikam, saukt par klibo vai kaut kā tam līdzīgi. Bet arī no tā, ja tev ir kaut kāda kaita, mēs viņu mēģinam saukt vārdā, kad es nezinu. Ir labs vārds, pie kā varētu atgriezties. Nojūdzies, latviešu vārds. Īstenībā ļoti diezgan romantisks, jo tā ir atsauce uz zirgu un pajūgu. Viņš nojūdzies no pajūga, ja? Pajūgs ir nojūdzies no zirga. Viņš nojūdzies no pajūga un aizskrējas brīvībā.
Un to mēs Ļoti lietot. labi. Jā. Ļoti labi. Ļoti labi. Nu, labi, bet man te gribās tad līdz iekšā ar to pauzes jautājumu, vai ne? Diskusijas nosaukums dzīve bez pauzes. Kas, es, protams, negribu tagad visu draugiem grupu vainot kā tavu pajūgu turētāju, kurš neļauj tev nojūgties no tā pajūga, bet tur ir kaut kāds spiediens, ka tātad es nevaru to pauzi paņemt, man nav atļauts. Protams, skaidrs, ka nav runa par uzņēmumu, runa ir vairāk tiešām par sabiedrību, par to spiedienu, ka tas nav iespējams, ka es tagad paņemšu to pauzi. Nu, jā, es esmu arī audis, pirms tad, kad es pabeidzu video izglītības, gāju universitātē, es īsti nesapratu, ko es gribu. Tajā laikā, pieņemsim, paņemt pauzi gadu, tas skaitījās apmēram, nu, tad nerādies savā ciemā vai savā mazpilsētā, jo tavai mammai būs no tevis kauns. Ja pauzes vispār agrāk bija kaut kas ārkārties, pieņemsim, mēs paskatāmies, literatūra ir akurātaram tāda kalpa zēnu vasara, ja, kur tam jaunajam kalpam tika teikts, ja tev nebūs pīpe, jo pīpe nozīmē, ka tu sēdi un pīpē, nevis atpūties, ja paņemis pauzi un saimnieks to redzēs, tad tas būs kaut kas slikti. Jā, es pats tā esmu audzis tajā laikā un sevi tā audzinājis, ka pauzēt vai atpūsties ir slikti. Protams, tagad es to esmu sapratis, ka tāpat kā zirgam, lai viņš nenojūgtos, tātad viņam, ja viņš ved vezumu, viņam kādā noteiktā brīdī vajag pauzi, atpūtu, padzerties, veltīt laiku sev, zirgam arī ir jāveltē laika sev. Un tad var normāli funkcionēt, jo mums uzņēmumā, tad mēs ļoti, ļoti rūpējamies par cilvēku mentālo veselību. Es tā skaitā esmu ieviesis tur dažādas mācību programmas un vēl kaut ko, un pats nepievērs uzmanību pietiekami sev, bet par to ir pirmkārt, par to ir jāsāk runāt. Par to ir jārūpējās. Mums ir, veselības apdrošināšanā iekļauts psihologu konsultācijas. Mums nāk tur dažādi psihologi pie mums publiskās lekcijās, individuālās konsultācijas, jo mūsu dārgākais resurs ir cilvēks, un ja tas cilvēks nespēja funkcionēt normāli, tad uzņēmumam no tā rodās fiziski zaudējumi. Ja es pāršauju pār strīpu, tad liekoties, tas jau nekas, tas ir tikai nogurums. Es vienkārši neieklausījos sevi un neredzēju kaut kādus simptomus, kuri bija acīm redzami. Man to teica, man sieva teica, vecīt, tev kaut kas nav labi, to var redzēt, ja? Vēlreiz alkohola patēriņš. Katru vakaru Covid laikā jāiedzer. Tas jau arī liecina par kaut kādu mentālu nestabilitāti. Tās pazīmes bija visapkārt. Vai ne? Ļoti paredzama stabilitāte. Jā, tās pazīmes bija visapkārt, ka viņas izvēlamies ignorēt. Tāpat kā mēs tikko arī runājam par vienu manu kolēģi, kuram bija kāda aklā zarna, ja, un viņš atbrauc slimnīcā, viņa jau plīsus. Ja, viņam sāpēja vēders jau sen, bet tad es iešu pie ārsta. Īsti vīri jau pie ārsta neliek, uzliek ceļmalu lapu, vai ne? Un viss kārtībā. Uzliek ceļmalu lapu pie pieres vai uz aklās zarnas, un viss ir kārtībā. Okay. Parunāsim vēl pēc brīža par to, kā dažādās vidēs, tad arī atšķirās, tur tā ignorēšana vai neignorēšana, bet man gribās Nelī atgriezties pie tevis. Tad arī tu teici pēc gada. Kas notika to gadu? Kurš redzēja, kurš neredzēja? Kā tu pati to piedzīvoji? Kas tev ļāva beigās saprast, ka tā pauze tomēr ir neizbēgama? Man tā pirmā taktika bija brīdī, kad liekas, ka tev ir pazudusi zeme zem kājām, tā kā pieķerties pie kaut kā, kas joprojām ir stabils un uzticams, un tas man bija darbs. Un tu jūties vajadzīgs un svarīgs, un it kā ir kaut kāda joma, kurā viss ir prognozējami. Lai gan, protams, Covid, es kaut kā īstenībā novērtēju to, ka visa pasaule likās sajukusi, vai visai pasaulē likās tas jums aizbrauc, jo tā ir viena no tādām lietām, kas palīdz, tieši arī tas, ko Jānis pieminēja, ka tu neesi viens pats tajā, ja? Es īstenībā tajā laikā es atceros, piemēram, tad, kad no Covid mirušo cilvēku skaits sasniedza 1 miljonu, es tā nodomāju, tā tad miljonam ģimeņu viņi iet cauri līdzīgai pieredzēji. Un man liekas, ka tas, ka tu neiekrīt iekšā tajā sevis kaut kādā žēlošanā un tajā sajūtā, ka neviens tevi nesaprot vai neviens tev nevar palīdzēt, tāpēc, ka tas viss ir tik ļoti sāpīgi un unikāli. Man liekas, tas ir arī ceļš uz izēju, uz risinājumu, ja tu saproti un novērtē, ka arī citiem cilvēkiem apkārt ir līdzīgas problēmas, un tu vari ar viņiem tās apspriest un sākt vispār runāt par to. Un tad es vienkārši, man tā sajūta bija tāda, ka es tāda vista ar nocirstu galvu, kuru turpinu skriet. Un tad vienā brīdī vienkārši es apstājos. Man bija ļoti konkrēts tas, tāds ļoti liels nogurums, bet arī es vienā brīdī kaut kad internetā vienkārši ar dažiem klikšķiem atradu tādas
budista mūķenes Pemas Čondoras grāmatu, kuras pirmās rindas bija tādas, ka tajā mirklī, kad man likās, ka mana dzīve ir beigusies, es sapratu, ka man ir jāiet klosterī uz gadu un jāuzraksta šī grāmata. Un es apstājos un domāju, ārprāts, man liekas, ka tā varētu būt mana dzīve, ka viņa ir pateikusi kaut ko, kas varētu būt par mani. Un tad es vienkārši atzinu. Mana lielākā barjera bija pašai sev iedot to atļauju pateikt kolēģiem, ka es vairs nevaru. Un īstenībā visi jau to redzēja. Un tajā mirklī, kad es to beidzot atzinu pati sev un pateicu, visi bija ārkārtīgi saprotoši. Un, jā, man liekas, tas ir arī tāds viens iedrošinājums uzticēties tiem tuvākajiem cilvēkiem sev blakus, jo viņi vispār cilvēki ir ļoti atsaucīgi. Tajā mirklī, kad tu atzīsti, ka tev vajadzīga palīdzība, viņi ir gatavi palīdzēt. Bet, ja drīkst, es ļoti gribētu atgriezties vēl mazliet pie tā, ko Ilmārs pieminēja, par šo sajūtu, par to, ka pasaule varbūt ir sajukusi vai nojūgusies, vai tai ir aizbraucis jumts. Īstenībā es varu no savas pieredzes teikt, ka tīri fizioloģiski tās sajūtas, ko šobrīd rada, piemēram, Trumps, tas, ka pasaules kaut kāda kārtība liekas sabrukusi, tas, ka nosacīti kaut kādi labie un uzticamie kļūst par sliktajiem un neusticamajiem. Vismaz man ķermeniski tās izpausmes ir ļoti līdzīgas tam, kā tajā mirklī, kad manā personiskajā dzīvē ir notikusi tāda traģēdija, kur man ir sajūta, ka tas pamats ir pazudis zem kājām. Un man liekas, ka tā ir tāda neprognozējumības, arī tā bezspēcības sajūta, jo tāpat kā tu neko nevar darīt situācijā, kurā tavs tuvinieks ir nomiris, tā tu neko nevar darīt ar to, ka Trumps ir ievēlēts. Un ir šobrīd, tad, kad Trumps tika ievēlēts, man jau bija savas tehnikas, pie kurām es atgriezos, lai tā kā normalizētu, jo tā trauksme, kas rodās, tā sajūta, bezspēcības sajūta un vēlme pēc kaut kādas izejas no šī ārprāta, viņa ir manī, viņa ir manā ķermenī. Mans ķermenis karās augšā no tā, ka ir šī neprognozējamā, nomācošā situācija. Un tīri objektīvi, es domāju, mēs šobrīd dzīvojam daudz nedrošākā pasaulē. Mēs dzīvojam daudz neprognozējamākā pasaulē, un tāpēc tas ir mūsu katra pienākums meklēt tos veidus, kā mēs varam sev palīdzēt. Jo tomēr tādā dziļākajā nozīmē neviens nevar mums palīdzēt, kamēr mēs paši to neizlemjam, ka mēs gribam nonākt kaut kādā citā punktā un vietā. Un tāpēc man šķiet, jā, varbūt par tiem vārdiem mēs varam strīdēties. Es arī mazliet padrīnījos par to jumta aizbraukšanas nosaukumu, bet man liekas īstenībā, tad, kad mēs runājam par to sajūtu, ka tavs realitātes, tas priekšstats, viņš kaut kā kļūst greizs, kaut kas tur sakustās. Man liekas, tas ir viens un tas pats, vai šis ir kaut kāds personisks trieciens, vai tas ir kaut kāds ģeopolitisks satricinājums. Es domāju, mēs tik un tā esam dvēseles ķermenī, kas to pārdzīvo ļoti konkrētā cilvēciskā veidā. Un tie palīdzošie risinājumi ir. Tas ir mana galvenā vēsts. Bet, un mēs ļoti daudz varam darīt arī pirms, tā kā Jānis uzreiz mums ieteica visiem uzreizot uz to tvaikielu. Cik es zinu, man liekas, varbūt tagad tas ir beidzies, bet viņi teica, ka atjaunos. Ir tā anketa, kur, ja jums ir aizdomas, ka jums varētu būt vajadzīga tāda palīdzība, bija tāda elektroniska anketa, kur jūs varat izpildīt, un tad tie algoritmi konstatē, vai tiešām jums ir nekavējoši vajadzīga palīdzība, un tas nav joks. Tas nav joks, jo Jānis tā ļoti izklaidējoši to stāst, bet tas tiešām nav joks. Bet arī, lai nenonāktu tur, ir daudzas lietas, ļoti vienkāršas lietas, kuras mēs katrs varam savā labā darīt. Gan jau mēs par to tiksim. Jā, un tā kā saglabāsim intrigu, tās būs beigās, jā? Vai ne, par to mēs vēl parunāsim. Tas, par ko Nelī runā, jā, skaidrs, ka viens ir tā nekontrolējumība un neparedzamība, un viens ir, vai ne,
tad, kad mēs to darām kaut ko savā dzīvē, vienalga, vai mēs nonākam pie medicīnas speciālistiem vai paņemam to pauzi, tur ir kaut kāda tā kontrolas izjūta tomēr, vai ne? Ir kaut kāds tas kritiskais mirklis, kas pienāk, un tad es kaut ko varu darīt. Skaidrs, ka Trumpa gadījumā, un Putina gadījumā, mums visiem droši vien mājās ir tā viena šampja pudele, ja, kur mēs gaidām, kad mēs varēsim atkurķēt, bet pēc būtības ir kaut kāds arī limitēts tas lietu daudzums, ko mēs varam darīt. Un psiholoģijā mēs nesen vēl salīdzinoši runājām par tādu quiet quitting, jeb klusās aiziešanas fenomenu, kad cilvēki tā lēnu garu saprotot, ka ja viņiem drīzumā tas jumts varētu aizbraukt arī darbā vai viņi varētu pārdegt, tad viņi samazināja to savu ieguldīto pūļu daudzumu, lai nesajukt nosacītajā prātā, lai nebūtu jāaiziet no darba. Es it kā vēl šeit esmu, bet es daru pašu minimumu, lai vienkārši tiešām neizdegtu. Un tad klausoties jūsos abos, man nāk prātā atkal tas, par ko mēs tagad vairāk runājam, kas ir tāds quiet cracking, jeb klusā salūšana vai tas mirklis, kurā tomēr tā kaut kāda iekšējā spriedze vai ārējais spiediens, kas nāk no ārpus, kur viņš ir tik liels, ka tur tas lūzums tomēr notiek. Un gribu vai negribu, vienalga, vai tās ir fiziskas izpausmes. Un tavā gadījumā jau arī tās bija fiziskas ļoti saredzamas izpausmes, vai ne? Un šis varbūt neiet pēc mūsu plāna, bet man gribās šeit jums jautāt, kaut kādā ziņā, Ati, varbūt tev, kā tev liekas, cik tas ir vispār reāli tās pauzes paņemt, jo īpaši tas, ko es redzu savā darbā ar vadītājiem, jo augstāk līmeņa vadītājs nedod Dievs vēl uzņēmumu īpašnieks, tur vispār nav nekāda varianta nekādas pauzes paņemt, tas spiediens ir ārkārtīgi liels, kam es to slimības lapu iesniegšu pats sev, ko es ar viņu darīšu tagad, ielikšu sev atvilknē un turpināšu šķādāt, vai ne, Nelī, noteikti arī tavs gadījums tieši tāpatās, vai ne? Nē, es tiešām paņēmu slimības lapu. Un pati parakstīju, vai ne? Nē, slimības lapu izsniedz ārsts vispār. Tas ir tā. Tā kā es neesmu ārsts, es esmu žurnālists, es sev nevarēju izsniegt. Nē, bet vienkārši tu sasniedz tādu... es nezinu, cilvēki ir dažādi. Ir tādi, kuri kaut ko laicīgi dara. Es esmu tāds cilvēks, kurš atzīst problēmu un rīkojās, tā ka es esmu reāli, vairs nav cita varianta. Un tas ir tas mans bažu jautājums, ko es reizēm arī tad īpašniekiem, vadītājiem vai arī vadītāju vietniekiem uzdodu. Ja slimības lapa visticamāk nenostrādās, un tad kas ir īstenībā tas signāls, ko mēs gaidām? Kā ar tev pašu, Ati? Man nav bijusi depresija, bet pagājušā gada augustā viena nevainīga kolēģis WhatsApp ziņa izšauja korķus. Un tik dziļi izšauja korķus, ka nākamajā dienā meklēja ģimenes ārsta palīdzību, jo es sapratu, ka ar to situāciju es vairs netieku galā. Un ieejot kabinetā, bija situācija, ka visapkārt ir tāda balta plazmas gaisma un pazūda laiks un realitāte, un tu nezini, ko ar to darīt. Un, lūk, un tad, saņemot palīdzību, gan tādu, gan šitādu, tad tu vienā brīdī es piefiksēju, ka es esmu sācis samazināt to savu iesaisti diskusijās, viedokļu paušanā. Un it kā tu sev pasargā, tu nerunā, tu vēro, tu noklusē, jo tā it kā ir vienu brīdi nedēļu, 1, 2, 3 ir vieglāk. Bet beigās tu tā kā sāc pūt no iekšā, jo tev viss vēl vairāk tas tādā velna ritenī sāk griezties, ka tev ir viedoklis, tu viņu nepaud, lai izvairītos no kaut kādām mikrokonfliktu situācijām. Konflikts, starp citu, ir vajadzīgs, konflikts virz uz attīstību. Un tad vienā nesaistītā pilnīgi diskusijā par kultūru, Latvijas kultūras nākotni, bija profesora Anta Laķa, manuprāt, teica, ka aizvien biežāk kultūras pētnieki sāk nodarboties ar pašcenzūru. Un man tā pašcenzūra baigi iedeva pa smadzenēm, ka patiesībā, ko es daru, es sevi cenzēju. Un kas tas pa bullshitu? Kāpēc man sevi ir jācenzē? Nē, man ir jārunā un jāsaka viedoklis, ko es domāju. Lūk, uz laiku pauze vai intensitāte droši vien, ka palīdz, bet ilgtermiņā tas nav risinājums. Tas pūdina no iekšām beigās, jā. Es gribēju piebilst tieši par to pauzes paņemšanu, kāpēc man arī tas nešķiet pareizais risinājums. Jo pēc tam taču tiek paredzēts, ka atgriežas tajā pašā tempā un tajā pašā situācijā. Vienkārši ir drusku
salabojies, tā kā atguvies organisms, psihe un kas vēl. Bet nav garantijas, ka tas neatkārtosies pie tā paša tempa. Un runājot par pasaules sajūgšanu, prātā viena no pazīmēm, bez visām pārējām, ka popmūzika paliek aizvien sliktāka un ēdiens negaršīgāks. Bet viena no pazīmēm, par ko arī ļoti daudz spēja vienoties, ka tiešām tas tā ir, mēs to novērojam, ir tas, ka laiks kļūst ātrāks. Un tur man jāatzīst, es to dīvainā kārtā novēroju pēdējā pusgada laikā, ka katra nedēļa kļūst aizvien ātrāk un paiet straujāk. Un tam ir dažādi skaidrojumi, to ir mēģinājuši zinātnieki skaidrot, tam ir psiholoģiskie skaidrojumi, to ir mēģinājuši skaidrot kognitīvo zinātņu speciālisti par dažādiem smadzeņu vai vispār cilvēku novecošanas procesiem, kā mainās uztvere, kā mainās laika uztvere. Galu galā mēs, tikpat labi ir arī daudz apgalvojumu un pierādījumu un teoriju par to, ka laika vispār nav kā tāda, un mēs to tikai projicējam sevī vai sabiedrībā, un kaut kādi procesi sabiedrībā, procesi tajā globālajā realitātē, kas notiek, varbūt ietekmē arī to, kā mēs uztveram laika ātrumu. Un šai ziņā es domāju, ka cīnoties pret abiem tiem bubuļiem, ko mēs noskaidrojam, viens ir tāda personīgā izdegšana vai garīga rakstura problēmas, ar ko saskarās mūsdienu cilvēki, mūsdienu darba vidē un pilsētas vidē un tā tālāk. Un otra tā problēma, ar ko saskarās visa pasaule, ka notikumi notiek aizvien straujāk, attīstās aizvien straujāk, mēs vairs nespējam visam izsekot, viss notiek pārāk ātri. Atbildi šim abām problēmām varētu būt palēninājums, dzīves palēnināšana un mēģināt dzīvot lēnāk. Pamazām varbūt sākt dzīvot lēnāk, lai tas nebūtu tāds liels trieciens, lai neliktos, ka pamats zem kājām ir izrauts. Bet principā tā ir atbilde, kas ir sniegta jau pirms vismaz 2500 gadu, kad lokšāvējs Arjuna stāvēja pretī savu brālēnu armijai un nevarēja saprast, kas viņam tagad vai jānogalina savi radinieki, vai pašam jāiet bojā, un Krišna viņam nodziedāja veselu dziesmu, kas saucās Bhagavad Gīta, kurā paskaidroja, ka viss jādara tieši tāpat, tikai ar mazliet citu attieksmi. Tā vienkārši. Un ķīniešu čaņbudistiem, tas gan bija vēl vēlāk, kaut kādā 1000. gadā mūsu ērā, ir lielisks jēdziens un priekšlikums, kas ķīniski saucās uvei, vai vuvei, kas nozīmē nedarīšanu. Tu izvairies no aktīvas darīšanas, tu dari visu to pašu, tikai mazliet savādāk pret to izturies. Tas ir viens. Tas ir viens priekšlikums. Bet vispār es atcerējos vēl vienu terminu, kādreiz to sauc par itāļu streiku. Kad darba ļaudis un arotbiedrības pieteica streikus, tad viņus bieži vien sākumā, tīpaši, kad nebija tā likumdošana izstrādāta par streikiem, varēja atlaist no darba, visādi sodīt un tā tālāk, bet itāļu streiks bija tad, kad strādnieks iet uz darba rūpnīcā, stāv pie sava darba galda, bet dara pašu minimālāko. Ok, ļoti labi. Tas quiet quitting kaut kādā ziņā. Ne? Bet, labi, Ilmār, tad es pareizi saprotu, ka tu tomēr arī lielā mērā skaties uz to pasauli kā uz to jumta bojātāju. Nav jēgas mums pašiem katram paņemt savu pauzi, ja mēs atgriežamies atpakaļ tajā mērkaķa ātrumā, kurā mēs esam visi. Jā, vēl par tiem vārdiem runājot, es atcerējos angļu valodā, ir vairāk frazeoloģismu, kas ir saistīti ar jumtu un jumtu kā galvu, bet tie parasti nozīmē nevis sajukšanu prātā, bet dusmošanos. Cilvēks ir dusmīgs kļuvis. Un te ir interesanti, ka angļu valodā vispār dusmīgs un traks ir viens un tiek saukts vienā un tajā pašā vārdā – mad. Un vēl ir jauks frazeoloģisms his roof is leaking. Viņam tak jumts. Un tas apzīmē nevis traku vai prātā jukušu cilvēku vai sadusmojušos un ārprātā aurojošu. Ar to parasti tiek apzīmēts ekscentrisks cilvēks, dīvainis, kuram visi nav
mājās. Neliela jumta gabaliņa iztrūkst, un tāpēc... Jā, tāpēc tak jums. Okay. Es redzu, ka tev ir... Jā, par sabiedrības jumtu runājot, tad es principā savu visu apzinīgo profesionālo dzīvi esmu pavadījis publiskajā pārvaldē. Kaut kādas 25 gadus strādājis dažādās pozīcijās un dažādās institūcijās, un man liekas, ka tās sabiedrības dusmas bija ļoti izteiktas finanšu ekonomiskajā krīzē 8. 9. gadā. Un tad kaut kas notika ar sabiedrību, ka man radās tāda sajūta, ka mēs pēkšņi esam sākuši mācīties sarunāties. Nevis dusmoties viens uz otru, bet sarunāties. Un tad sākās pandēmija. Un es joprojām atceros pandēmijas sākumā sava kaimiņa zvanu. Un respektīvi, varbūt mēs pat esam aizmirsuši, bet sākumā mums bija tie testēšanas punkti, tādi kolektīvi, jo nebija tie individuālie testeri. Un tad varēja testēt to covidu tajos punktos. Un Cēsīs mēs to punktu izvietojām 200, varbūt pat 300 metrus no mājas, kur dzīvoju es. Un man zvanīja kaimiņš, pilnīgi izmisumā, ka mēs tulīt visu māju noslapkavosim. Un tas zvans man iedzindzināja, ka ir sācies kaut kāda atpakaļgaita, dusmas, bailes, un es domāju, ka mēs joprojām neesam atgūšies. Patiesībā pandēmija, pēc tam karš, pēc tam vēl visādi satricinājumi ik uz brīdi un ik dienu dara sabiedrību ārkārtīgi bažīgu. Un mēs arī bieži braucām tikties ar iedzīvotājiem vai aicinām iedzīvotājus pie sevis. Un nerad tās sanāksmes nav patīkamas. Cilvēki ļoti ventilējas un cilvēki kliedz. Un tad, kad tu stāstīji ārvalstu kolēģiem, kad tā gadās, kad uz tevi bļauj, un tev vienkārši jāstāv priekšā un jāļauj izbļauties, viņiem ir grūti to saprast, bet tā realitāte ir. Man liekas, ka mēs esam uz tāda ļoti, ļoti nokaitēta diedziņa, joprojām visa kopējā sabiedrība atrodamies, un jebkurš mazais trigeris var izšaut korķus vai noraut jumtu mazākā vai lielākā mērogā. Man ir pakauši acis, liekas, ka Nelija varētu gribēt šo komentēt, bet vēl nē. Man liekas, ka viens no acīm redzamiem faktoriem, kas to nosaka, ir, protams, tas, ka mēs arvien vairāk informācijas saņemam sociālajos tīklos. Tas kļūst par pamatu veidu, kā mēs vispār uzzinām par pasauli. Un šie algoritmi, protams, ir uzbūvēti tā, lai mūs tracinātu visu laiku. Lai mēs dzīvotu savos burbuļos, lai mēs dusmotos, lai mēs sašustu, lai mēs visu laiku būtu tādā stresā. Un, tas jau, protams, nenotiek tikai pie mums, tā, ka es domāju, tie kolēģi, kas brīnās, ka uz tevi kliedz. Īstenībā tā situācija, es domāju, daudzās pasaules vietās kļūst arvien līdzīgāk tieši tāpēc, ka visur šie sociālo tīklu algoritmi kļūst par to neredzamo roku, kas mūsu smadzenēs rīkojas. Ja? Un es atgādinu visiem, vienkārši mēs to nespējam kontrolēt. Mēs nezinām, kā šie algoritmi tieši tiek uzbūvēti un mainīti. Un tad vienīgais tas, varbūt, ko Ilmārs formulēja, kā to palēnināšanu, ir tiešām saprast, kurā brīdī es pasaku nē tam. Jā, es iesaku visiem pārbaudīt, vai cik liela jums ir tā atkarība no telefona, no sociālajiem tīkliem. Pamēģināt, piemēram, 1 nedēļu iztikt vispār bez tā, kā jūs jūtaties un pavērot. Man liekas, tā ir viena, varbūt, no atslēgām pievērst sev uzmanību un mēģināt saprast, kas ar mani tagad notiek. Un tajā mirklī, kad es esmu tāds burbuļojošs katliņš, tad varbūt tas nav tas īstais brīdis, kad vispār jebko darīt. Gan darbā varbūt nevajag rakstīt e-pastu kolēģim, nevajag ar viņu runāt. Vienkārši jāpagaida, ka tas ūdens nomierinās, jo tikai tad mēs skaidrāk varam saprast un iečekoties un pajautāt, kas ir ar mani, kas ir ar šo situāciju, kā es to redzu. Jo ejot cauri šīm dusmām, mēs redzam pasauli ar pilnīgi citām acīm. Un tie risinājumi, kas mums parādās, ir šaurā tādā
lokā mums ir tāds aklums iestājās. Un man liekas, ka tas ir tas, ko atceroties, noskaitīt līdz 10, iedzert glāzi ūdens. Tādas vienkāršas lietas, man liekas, palīdz. Jā, es esmu sevi pieķēris vairāk kārt pēdējo gadu laikā. Es esmu iemācījies šo vingrinājumu izdomāt dzēlīgu, niknu komentāru internetā. Jā. Ierakstīt un izdzēst, atstāt nenosūtītu un tad par sevi priecāties vēl vairākas dienas. Bet par tām dusmām un trauksmi, ko izraisa mūsdienu mediji, tur ir interesants efekts. Nelī, tu minēji bezpalīdzības sajūtu, kad nomira tavs vīrs, ka tu nevarēji neko padarīt tajā brīdī. Bet man šķiet tikpat liela trauksme izraisa sajūta, ka es taču kaut ko varēju un es neizdarīju. Man, piemēram, bail par manu radinieku iespējamo nāvi tieši šī iemesla dēļ, ka es neko nedaru, lai tā nenotiktu. Vai man kaut kas jādara? Es nevaru sev pateikt, es tur neko nevaru padarīt. Turklāt, kas ir interesanti, es īsti nepiekrītu, es personīgi nespēju piekrist apgalvojumam, ka mēs neko nevaram padarīt ar to, ka Trumps vai Putins ir pie varas. Mēs īstenībā varam. Mēs varam katrs kaut ko padarīt un nedaram. Un tas ir varbūt tas, kas mūs sadusmo visvairāk un satrauc. Un tas mūsdienu mediju cikliskums, temps, tie algoritmi ir virzīti uz to, lai mūs visu laiku, lai radītu mūsos arī varbūt ilūziju, bet to sajūtu, ka mēs esam tam visam klāt. Mēs taču to vērojam tiešajā laikā. Mēs varam kaut ko izmainīt, mēs varam neļaut tam notikt. Mēs neizlasām par šo uzbrukumu vai par šo bombardēšanu pāris mēnešus vēlāk vai pēc pusgadsimta romānā. Mēs to uzzinām tagad. Mēs uzzinām par to, ka tas tiek gatavots. Un mēs esam pieraduši pie tā, ka viss, kas notiek pasaulē, notiek mūsu acu priekšā. Un mēs neko nedarām, lai tas nenotiktu. Okay. Es atļaušos šeit iepazīstināt. Bet pasaki, ko tu vari darīt, lai Trumps nebūtu ievēlēts? Izņemot paņemt revolveri un doties pāri okeānu. Jā. Tā ir tava atbilde. Okay. Nē, ja tev nav citu ieroči, ja tu nemāki savādāk, tad dari tā. Nē, man liekas, teiktu vientuļnieks gudrais no... Nē, tas bija... Kur es nesen izlasīju vienā pareizi? Savā redaktoras lejā 25 gadus vecā žurnālā Rīgas laiks. Šis ir labs līmenis. Bet, par Gurdžijevu. Gurdžijevs bija tāds austrumu izcelsmes mistiķis no Ziemeļkaukāza. Nācis, kurš Francijā tapa populārs 20. gadsimta 30. 40. gados. Un ir saglabājusies viens stāstiņš par viņu tāds, ka viņam jautā, ko darīt, ja man tur nodara pāri tur tas un tas cilvēks. Viņš saka, paņem nazi un nogalina viņu. Un viņam prasa, bet ja man nav naža. Un tajā brīdī viņš ar izbrīnu paskatījās uz runājošo un neko neatbildēja. Jo viņa prāt katram kārtīgam cilvēkam ir jābūt līdzi nazim. Jā, bet tas, ko es gribēju tādā ļoti, tādā piezemētā praktiskā veidā teikt, manuprāt, šajos brīžos, kad mūs tracina lietas tālu no mums, kuras īstenībā mūs tik un tā ietekmē, jo viņām ir globālas sekas. Manuprāt, ļoti svarīgi ir kā reize nošķirt un nedomāt, ka mēs visu varam ietekmēt. Un skaidri saprast, kas man ir jādara un ko es varu aizsniegt un kur es varu sasniegt rezultātu. Jo pat tas mazais solis, ko es izdarīšu šeit uz vietas, savā sabiedrībā, piemēram, nepieļaujot to, lai Trumpveidīgais nāktu pie varas Latvijā, tas būs daudz efektīvāk, jēdzīgāk, nekā iedomāties, ka es varu mainīt to, ka Trumps ir pie varas. Darīt praktiskas lietas šeit un tagad tajā vietā, kurā es esmu, jo strikti ņemot, mēs esam Latvijas Republikas pilsoņi, un mēs nevēlam Trumpu, mēs vēlam mūsu Saeimu. Un, man liekas, nošķirt šīs lietas un saprast, kur ir mana roka jāpieliek. Un tas ir faktiski mans aicinājums. Es visiem cilvēkiem, es esmu diezgan daudz tikusies ar lasītājiem dažādās vietās,
Un man ik pa laikam uzdot tieši jautājumu, ko tad darīt ar šo. Man liekas, ka es noslīkstu visā šajās ārzemju šausmīgajās ziņās. Un, protams, karš ir vistuvākais piemērs, bet jā, arī Amerikas politika, protams, ir mūsu virsrakstos. Un es saku, ja tas tevi tik ļoti tracina, ka tu kļūsti darba nespējīgs, tā kā tas tev vienkārši izsit ārā vispār no spējas loģiski spriest un uzņemties atbildību par savu dzīvi, tad paņem pauzi no tā, atslēdzies no šīm ziņām. Jo vai tu izlasīsi 3, 5 vai 50 virsrakstus par Trumpu, tas būs ok, ja tu neizlasīsi nevienu. Pievērsies savai dzīvei, sakārto to, kāpēc tu nespēji pārvārīt šīs ziņas par Trumpu. Un sāc ar sevi. Un, man liekas, tas tomēr ir vērts par to padomāt, ka ir mums katram ir sava atbildība. Tāpēc mēs esam šajā vietā. Un, jā, tāpat kā Amerikas vēlētāji nebrauks pie mums šo 3. oktobrī. Mēs esam atbildīgi par savu valsti, savu sabiedrību, savu ģimeni, savu dzīvi. Man te gribas ar tādu psihoizglītojošo pauzi iespraukties pa vidu, jo tieši tā, tas, par ko Nelija runā, mums ir svarīgi domāt par to manu kontrolas zonu, vai ne? Un skaidrs, ka ir kaut kādas lietas, kas ir manā tiešā kontrolas zonā, tas, ko es varu ietekmēt, tas, ko es varu mainīt, ko es šodien ēdīšu, cikos es iešu gulēt, kādas ziņas es lasīšu, nelasīšu, vai ne? Tad ir mana ietekmes zona, kas droši vien ir vēlēšanas, piemēram, jā, es varu iet un piedalīties, tomēr tas nav 100% manā kontrolē. Un tad ir tas, ko mēs pieklājīgi saucam par rūpju zonu, bet kuluāros par vienkārši cepšanās zonu. Es varu cepties, es varu ņemties, es varu sūdzēties, es varu zils pa likdams stāstīt visiem, bet es īstenībā neko tur nevaru mainīt. Un tad, ja tā loģika, kā mēs uz šo parasti skatāmies, ir, jo vairāk laika es pavadu tajās ārējās zonās, jo īstenībā tā man kontrolas zona samazinās, tāpēc, ka es visu savu enerģiju ielieku tajā, ka es cepos, es kaut kur satraucos un dusmojos, bet īstenībā tā kontrolas zona ļoti, ļoti samazinās. Un arī otrādi. Protams, ir nianses, reizēm ļoti daudz laika pavadot kontrolas zonā, tur arī var tādas, varbūt mazliet novirzes radīties arī tur, vai ne, tad mums liekas, ka viss ir jāspēj kontrolēt, bet atkal, jo vairāk es spēju tiešām būtiski un kvalitatīvi savā dzīvē ietekmēt, jo mazāk man uztrauc tas, kas notiek tur, tāpēc, ka man ir kaut kāda pārliecība par to, ko es varu izdarīt. Jā, man liekas, ļoti svarīgi šajās labīlajās situācijās ir panākt to sajūtu, ka es dabūju uzlabojumu. Un tas ir tiešām brīnišķīgi. Piemēram, es esmu tagad atklājusi sev tādu lietu, ja man ir milzīgs stress, un es esmu pilnīgi tā kā tuvu pie izmisuma un nezinu, kas tagad. Un tā ir lieta, kuru man ir jārisina. Es nezinu, piemēram, man kolēģis saka, ka viņš iesniegs atlūgumu. Tas ir milzīgs stress. Es vienkārši staigātu. Es izstaigāju 3 stundas, un man atnāk labāks risinājums. Es kļūstu šajā pastaigā gudrāks cilvēks, nosvērtāks. Man ir labāks risinājums. Es varu mierīgāk uzklausīt un saprast, ko man tagad darīt ar šo situāciju. Kas īsti notiek ar to cilvēku. Ideāli, protams, būtu aiziet varbūt kopā izstaigāties. Bet es ļoti argumentēju un aicinu uz tādiem ļoti konkrētiem, sākumā liekas ļoti maziem soļiem, bet vienmēr rīkoties un tā kā nepalikt tajā bezspēcības vai tajā sajūtā. Tā ir tava kontrolas zona. Tu vari aiziet pastaigāties, tu vari izvērtēt ar vēsu prātu, tu nevari ietekmēt to, ka tas cilvēks ir uzrakstījis atlūgumu, bet tu vari izdarīt to, ko tu vari. Jāni? Es gribu apstiprināt Nelijas teikto, jo arī klinikā pastaigas ir kā daļa no terapijas, kur nopietni mums ir, tur bija pastaigu laukums ar dīķiem, un tā pastaiga ir vairākas reizes dienā, un es arī to praktizēju tagad mājās no rītiem pastaigāt, vakarā pastaigāt, un tiešām tā pastaiga nav domāta kā tāda, viņa ir vienlaiks, ir fiziska aktivitāte, bet tā ir tāda, ka tu ej, kaut ko domā, izveidinies vai riteni pabrauc, jā, tā ka tās fiziskās aktivitātes ir šāda veida ir pareizi. Un vēl agrāk arī klinikā, tagad vairs nepraktizē, bet bija darba terapija. Ka vienkārši, teiksim, senos laikos tur taisa kaut kādas sērkociņu kastītes vai kosmētikas iepakojums, kas īstenībā ir motorikas, pirkstus kustina un motorika, un tad tev tur arī kaut kas salabojās. Es neesmu vēl ārsts, es nevaru precīzi pateikt, bet tā staigāšana un tā darbošanās un būšana dabā un pie zemes un zemes ravēšana un ūdens izbaudīšana, ka tas palīdz. Un tas nav tā, ka tu izlasīji
to medicīna atzīst, ka tas ļoti, ļoti palīdzē. Jā, un tas, ko tu saki arī par dabu, pētījumi tieši to arī rāda. Pilsētā mums tas, cik tālu var ieskrieties skatiens, ir super tuvu, tāpēc, ka visu laiku ir nākamā māja, nākamā izkārta, vēl kaut kas tepat cēsīs, vai ne? Man brīnišķīgi kā rīzniekam atbraukt peizāžu un skatiens var iet horizontā tālāk, un tieši tā, vai ne? Tās ir normāls pierādītas lietas, tā nav kaut kāda tāda tur viena cilvēka lieta. Tas, kas man likās interesanti un svarīgi arī Ati par to, ko tu teici par tām dusmām, un arī kaut kādā ziņā, Nelī, tas, ko tu teici, nu, kad tās dusmas var būt produktīvas, un jēdzīgas, ja tur ir kaut kāda cerība, ka tās dusmas var virzīt kaut kādu manu rīcību, un tad es varu kaut ko šajā mainīt. Un bieži vien tas, ko tu stāstīsi par to klusēšanu, sapulcēs un tam līdzīgi, man uzreiz tas liek domāt par cīnies vai bēdz režīmu, kas ir fight or flight, ja mēs reizēm tādās ārkārtīgi augstas stresa situācijās, kad es saprotu, ka es nevaru iet cīņā un uzvarēt, tad tas, ko es izvēlos, ir tāds, verbāls mūsdienām piemērot bēgšanas reakcijas, esmu sapulcē, bet es neko nesaku, un es varbūt skatos vienā punktā. Es mēģinu sev kaut kā attālināt no tām šausmām, no tā varbūt vājprāta, kas tur apkārt notiek, un skaidrs, ka tur ir arī liela bezcerība. Jā. Paldies. jā. It sevišķi arī politikā, jo es pārstāvu politiku. Esmu pilnu laiku politiķis, un tur... un man nav tādas labas receptes, kurā brīdī ieslēgt mikrofonu, un kurā brīdī ir paklusēt labāk, un kurā brīdī ir pagriezt sānu, lai izvairītos no lodas. Tur nav tādas labas receptes, jā, bet jā. Un es domāju, vēl viena lieta, kas man nāca prātā, tad, kad tu runāji arī par to Covidu, un ka tur ir kaut kāds varbūt tāds lūzums noticis, un ka mēs neesam atgriezušies, tādā pamat psiholoģijā ir tāds termins kā tolerances sloks, jeb tāda mūsu spēja forši, labi, adekvāti tolerēt tos pārdzīvojumus, kas nāk mūsu virzienā. Un tad kaut kādos brīžos ir nenormāli daudz tie izaicinājumi, viens virs otra, viens pēc otra, un nāk atkal nākamais, tad tā mūsu spēja īstenībā ļoti samazinās. Un tas, ko teica Nelija, mums parādās tāda kā tuneļa redze, ka apkārt to lietu, ar kurām būtu jātiek galā, kas mani varētu apdraudēt, viņi ir tik nenormāli daudz, ka tāda cerība īstenībā tikt ar to galā ļoti samazinās. Un tāpēc man ļoti sašaurinās tiešām tas tunelis ieslēdzās, un es pat, vai nu es atslēdzos, vai nu ir tas izmisums, ir tā bezspēcība, liekas, ka es neko nevaru darīt, ka man nav nekādas ietekmes zonas, un tad es atslēdzos varbūt no tās pasaules, vai arī tad, kad pieslēdzos, un tad pieslēdzos super neadekvāti jau tā ļoti dusmīgi un izteikti. Jā, viena metodi, ko gan es krīzēs mēģinu saklausīt, vai ir smiekli apkārt. Humors ļoti palīdz pārvarēt lietas, un it sevišķi, ja tāda uzbrukumi ir, jo manā profesijā uzbrukumi ir arī anonīmi digitālajā vidē. Un zināmā, tu vari lasīt un šausmināties, ko cilvēki par tevi domā, bet vienā brīdī mēģināt pārslēgties uz humoru un ieslēgt sevī tādu veselīgu attieksmi. Tas ir ļoti grūti un ļoti abstrakt, ko es saku, bet mēģināt to caur humoru prizmu paskatīties ļoti palīdz. Es savu laiku, starp citu, pētīju radošumu un radošums, ko nozīmē radošums stundās, jo visas skolas saka, mums jābūt super radošām un tā, bet ko tad īsti nozīmē radošs process? Un pētnieki, kas pētīja, viņi norādīja uz to, ka radoša stunda, radoša mācība process ir tad, kad ir humors klasē, tad, kad bērnu smiekli parādās, tad ir radošums klātesošs. Un man liekas, ka ir jāklausās apkārt smiekli, un tas ļoti palīdz. Okay. Tad, man liekas, liels spiediens, jo tagad nākamajiem runātājiem kaut kas smieklīgs ir jāsaka, droši vien, ne? Bet, Klau, Ati, mēs jau tagad drusku braucam arī tajā risinājuma tēmā. Es domāju, kā tu redzēji, man no Rīgas puses skatoties, izskatās, ka uz Cēsīm pārvācis tajā brīdī, kad Rīgā tas jums drusku tā kā sāka tur pilēt vai braukt vai tam līdzīgi. Kā tu redzi to Cēsu kaut kādu faktoru šajā? Jā. Tā tas tiešām ir. Es pats esmu arī piemērs, es arī pārcēlos uz Cēsīm pirms 8 gadiem. Bet tas, ko mēs gan, vai piemēram, ko es izdarīju, es super noidealizēju Cēsis kā dzīvošanas vietu. Un es pārcēlos augustā, un augustā viss bija ļoti forši. Un tad atnāca septembris un iestājās tumsa. Un tā pirmā ziema bija
grūta, ļoti grūta un saprast, jo es pārcēlos ne no Rīgas, bet no Liepājas, Liepāja mazliet lielāka. Jā, tāpēc ir ļoti svarīgi arī neidealizēt savas kaut kādas nākotnes projekcijas un saprast, ka būs arī realitāte, bet tas, ka cilvēki meklē slow living, tas nu gan ir, un to var ļoti redzēt, un Cēsis novads kopumā ir ļoti labs piemērs, kur pie mūsdienu mobilitātes, pie mūsdienu digitālās, tur viss, ko jau mēs zinām, ka tu vari dzīvot foršā vidē, mierīgā vidē un apkalpot visu pasauli. Nu, tas ir tas jaunais formāts, par ko mēs runājam, jā. Man gribētos, ka mēs uztaisim varbūt arī kaut kādu verdiktu, nu kurš tad ir vainīgs, vai tur tā sabiedrība, vai tomēr mēs paši, bet man arī gribas varbūt jums to pajautāt, ir kaut kāds dzīves posms un kaut kāds laiks, manā galvā līdz apmēram 35 gadu vecumam, ka tas nenormālais tēmas, ka tā produktivitāte un ņemšanās, ka tur ir kaut kas seksīgs tajā, ka mums liekas, ka mēs esam tik nenormāli satriecoši, kā mēs skrienam un kā mēs visu varam un kā mēs vispār, visu, ko no mums prasa, mēs varam, un tad tur ir varbūt arī kaut kas tas, ko Tilmārs saka, vai ne par to uztver to laiku, skaidrs, ka nāves tuvums, gan personīgās, gan arī apkārt esošās nāves tuvums, viņš mums izmaina drusku to laiku uztver, un mēs sākam mazliet citādāk skatīties. Kā jums liekas, kur mums ir jāskatās pēc tā risinājuma, ko mēs varam Vilmēr, tev ir kaut kas uzreiz sakāms? Nāves tuvums jau arī var ļoti uzbudināt un likt pastrādāt visādas neprātīgas lietas. Es atceramies Dekameroni, kas arī cilvēki sapulcējās nāves tuvumā un izstāstīja pašus neticamākos un nepieklājīgākos notikumus savā vai savu kaimiņu dzīvē. Man liekas, mēs vairāk kārt esam pieminējuši pandēmiju kā kaut kādu robežšķirtni vai svarīgu punktu, un man liekas, ir nepietiekami vēl apzināts un saprast, kādu ietekmi atstāja šis notikums. Mēs personīgi, es domāju, ļoti daudz cenšamies izmest no apziņas to, ka tas ir noticis. Mēs esam ļoti daudz ko aizmirsuši. Ik pēc brīža brīnamies, atceraties, toreiz bija tie punkti, kur nodeva analīzes, bet tā jau mēs neatceramies ikdienā par to. Un cenšamies nedomāt un aizmirst, un bieži vien cilvēki, es esmu manījis tagad arī, ir pārsteigti, kurā datumā sākās. Tad 19. gada martā vai tad? Jo 19 taču, ja? Lai gan sākās 20. gadā, un tam līdzīgi visādi. Un ir tāds fenomens, es gribu pieminēt, runājot par jokiem un asprātībām, meklējot iemeslu tam, kāpēc pasaule ir sajukusi prātā, ir vairākas dažādas atbildes sniegtas. Man ļoti patīk atbilde, ka tas viss sākās, kad nomira Deivids Bovijs. Ja mēs tā pareiķinām, kopš viņa nāves, tur pandēmija, karš Ukrainā, Trumps otrais pie varas, viss aizgāja grīstē, kopš nomira Deivids Bovijs. Bet ir vēl viena teorija, kas ir saistīta, es to lasīju saistībā ar tā saucamo Mandelas efektu. Mandelas efekts ir tāds dīvains fenomens, par ko tiek runāts. Man tas nepārāk pārliecina, bet reizēm ir pietiekami smieklīgi tie piemēri. Tas ir kolektīvās viltus atmiņas, ka cilvēki atcerās visi vienu notikumu tādā un tādā veidā, bet pārbaudot faktos, kaut kā reāli pārbaudot šo notikumu, tas tā nav bijis. Bet kolektīvā apziņā, kāpēc tas tā darbojas. Un viskliedzošākie piemēri ir saistīti ar kaut kādiem pārbaudāmiem faktiem. Un Mandelas gadījumā bija tas, ka visi atcerējās, ka Mandela taču cietumā nomira, vai ne? Kas man liekas jocīgi, jo es labi atceros, ka viņš nenomira cietumā. Viņš iznāca ilgi un laimīgi vēl dzīvoja, un vēl viņa sieva paspēja ielikt cietumā par korupciju un nelabām izdarībām. Bet Mandelas efekts ir apzīmējums tam fenomenam, ka cilvēki atcerās kaut ko vienu, kas nav bijis. Vēl klasisks, visbiežāk minētais piemērs ir tāds, ka spēles monopols emblēma ir tas miljonārs cilindrā un ar monokli. Un visi piekrīt un atcerās, monoklis bija viņam, bet īstenībā nebija nekāda monokļa. Ja mēs sameklējam to monopolu kasti,
nekāda monokļa tam miljonāram acī nav. Nu, lūk, un skaidrojums tam, kāpēc tā notiek, ir tas, ka mēs esam iegājuši, mēs esam šķērstojuši kaut kādu dimensiju starp pasaulēm, starp paralēlajām realitātēm, un esam visi kopā iegājuši tajā paralēlajā realitātē, kurā tas monoklis bija. Vai otrādi, mēs esam pārnākuši no tās realitātes, kurā monoklis bija, un iegājuši tajā, kurā viņš nav bijis. Un tāpēc mēs atceramies kaut ko tādu, kas īstenībā nav noticis. Un šis te robežas šķērsošana ir notikusi neilgi pirms pandēmijas sākuma un ir saistīta ar lielā hadrauna pātrinātāja darbināšanu. Kā mēs zinām, viņi pamazām sāka būvēt, pamazām pārbaudīt. Tur 2008. gadā, tad 12. gada 4. jūlijā tika atklāts Higgsa bozons, tad viņi izslēdz, tad atkal slēdz iekšā. Tad bija tāds gadījums, kad viņi ieslēdz un pilnīgi neplānoti apturēja darbību un līdz tālākai lēmumu pieņemšanai. Un tā sazvērstības teorija ir tāda, ka tajā brīdī notika neliela pārbīde, un mēs esam nonākuši tajā paralēlajā realitātē, kas līdz šim ir gājis pavisam pa citu ceļu. Tad tavs verdikts ir šis? Ka tas Higgsa bozons mūs ir ietekmējis neatgriezeniski, un mēs varam jukt vai nejukt. Mums ir norāvis to jumtu viņš, un tāpēc mēs nevaram saprast, kas notiek. Ok, un tad viss šis ir lieki faktiski. Mēs esam tādi bezspēcīgi ceļnieki Higgsa bozona priekšā. Vai ir jāslēdz vēlreiz viņš iekšā? Ok, nav mūsu kontrolas zonā. Uz ātrāko. Nav mūsu kontrolas zonā, to mēs ieslēgt nevaram. Jāni, Nelī, varbūt, ka Nelī arī, varbūt, ka nē, bet Jāni, es domāju, kur tu redzi no to vilks pāēdz, kāds dzīve, gribās, lai tie darbinieki strādā vairāk, lai tas temps ir lielāks, lai viss notiek, bet tomēr tā ir arī mūsu atbildība drusku tās pauzes ņemt un likt iekšā, kā tu redzi, kur tur ir tava, kā varbūt uzņēmēja atbildība. Tur ir, es atceros, kad bija es vēl strādāju iepriekšējā uzņēmumā, man bija tāda kolēģa, kura visu laiku viņa satika gaitini, viņai bija daudz darba. Viņa to stāsta, mēs viņai pat iesaucām, viņa Kristīna daudz darba, vai ne? Bet tas tā kā likās, ka viņa ar tādā veidā parāda, ka viņi ir, ka viņi ir īpašāk par citiem. Un es atceros, ka vēl salīdzinoši nesen tas bija modē, ja tā var teikt. Es esmu aizņemts ļoti, man nav laika vai kaut kā tā. Un tā bija tāda ārkārtīgi moda, bet es to nevaru novelt visus uz darba devējiem, jo to izvēlējās cilvēki pašdarīt. Jā, protams, ir kaut kādi, it kā var teikt, ir kaut kādi briesmīgi darba devēji, tur vergturi, kas izturās pret saviem darbiniekiem slikti, bet padomājam loģiski. Šobrīd Latvijā ļoti iztrūkst kvalificēts darba spēks. Ja tiem cilvēkiem ir ārkārtīgi vienkārši iespēja vienkārši aiziet pie cita, kurš nodrošinās šos labākus apstākļus. Tā kā es teiktu, ka tā ir tomēr personīga atbildība. Mēs esam pieauguši cilvēki, tā ir mūsu personīga atbildība, ka mēs izvēlamies strādāt par daudz, ka mēs izvēlamies būt kaut kādās attiecībās, kas bojā mentālo veselību, ka mēs izvēlamies lietot sociālos mēdījus pārmērīgi, ka mēs izvēlamies sekot katrai ziņai un ar to nodarbināt to savu galvu. Un es uzskatu, ka katram, mēs esam iemācījušies atšķirt kaut kādas lietas, kad mums ir kaut kādas fiziskas slikti, kaut kas, es nezinu, tur iesnas, galvas sāpes un tā, un kad ir jāmāk atšķirt to, ka kaut kas nav labi, un tad par to ir jārunā. Vienalga, varbūt sākumā ar kādu kolēģi, kurim bijusi līdzīga pieredze. Un es vispār visus aicinātu daudz vairāk par šo runāt. Mēs visi stāstam par visādām, plastiskām operācijām un vēl kaut kādām tur savām tādām lietām. Pastāstam arī viens otram, jā, man arī tā bija, es izgāju tam cauri šādi. Vēlreiz es neaicinu uz kaut kādu, ko ārsts tev nestāsta, vai ceļmā lapu ceļu iet, bet vienkārši izstāstam viens otram, un tad cilvēks arī jūtās, īstenībā es neesmu vienīgais tāds, kuram ir šī kaut kāda mistiskā lieta. Tā kā mēs paši esam atbildīgi. Es domāju, pieaugušie cilvēki. Protams, par bērniem atbild viņu vecāki. Un mēs paši esam izvēlējušies bieži vien to ceļu skriet, darīt, un starp citu arī darbs, jeb darba holisms, pārmērīgs darbs, tā arī ir bēgšana no kaut kā. Cits tur bēg no ģimenes, ja, cits bēg no kaut kādām problēmām, cits bēg no kaut kādām pagātnes lietām, lai par to nedomātu. Tā kā mēs jau paši vien sevi šādā veidā esam iedzinuši kaut kur. Ja? Un katram jārūpējas pašam par sevi, un darba devējiem ir jāseko līdzi. Tāpat kā mēs sekojam līdzi, nezinu, vai
Nezinu, piemēram, celtniecībā vai visiem ir ķiveres, zābaki atbilstoši un darba apģērbs, kurš ir paredzēts drošībai. Tāpat jāseko līdzi, vai mēs sekojam līdzi arī savai drošībai, nepārstrādāties un sekot līdzi mentālā veselībai. Tā kā tas ir jādara. Man gribās ātri piekomentēt šeit par to, man liekas, ļoti labs piemērs par bērniem. Īstenībā mēs varam rādīt bērniem, ka ir tīri normāli par sevi parūpēties, ir tīri normāli atpūsties, un man liekas, ka tas arī ir svarīgi, jo man darba vidē ir vairāk apkārt cilvēku, vēl brīnišķīgi vadītājs, kurš arī ņem atvaļinājumu un neatbild uz ziņām atvaļinājumā un tam līdzīgi, vai ne? Kad īstenībā tas piemērs jau veido to, ka jā, šis ir ok, šis ir normāli. Bet mēs arī ar bērniem darām īstenībā no pirmās dienas, un tagad lepojamies. Mans bērns aizņemts, viņš tur tādā pulciņā. Viņam nav neviena brīvdiena. Esmu redzējis, ka vecāki skatās tur saskaņot bērnu kalendārus, lai varētu viņi savā starpā satikties. Tad mēs jau principā jūtos sērgu, jau esam pārnesuši uz nākamo paudzi, ka tev nedrīkst būt brīvdiena. Patiesībā arī klīnikā kad runāju gan ar psihologu, gan ar psihiatru, es saku, man vakar bija tāda slikta diena, es pie televizora sēdēju, neko nedarīju. Šausmas. Viņa tā, tas ir slikti? Es tā, jā, nē, tas nav slikti. Tas ir ok. Bet es esmu sevi iestāstījis, ka tad sēdēt un neko nedarīt ir slikti. Starp citu, Star FM brīvdienās Oskars Lepers vada tādu raidījumu, un tur, ja tu uzvari konkursā, galvenā balva ir, ka viņš iedod tev diplomu, tu vari šodien neko nedarīt. Un tas tāds, tur nenormāli cilvēki piesakās, tas nav ne fiziski, ka tur Star FM krūzīt vai kas, bet tad atļauj, tu vari neko nedarīt. Un tā ir tāda, kad ir mēs, ka tu vari neko nedarīt, lai piedalītos tajā konkursā. Kas jādara? Nē, neko nedarot. Tu vari neko nedarīt, bet tu vari saņemt. Un tā ir tā lieta, ka mēs arī tā atpūta, vēlreiz tā atpūta, kad kaut kāda slinkošana, tad mums kaut kāds tur mistiskais darba tikums no kaut kādām tautas dziesmām ir iepotēts, ka mēs tur esam kaut kādi strādīgāki, un vēl kaut kas, nestrādāt, tas ir slikts tikums, un tā atpūsties ir slikts tikums, un tam līdzīgi. Bet jā, atpūta, vēlreiz, paskatāmies uz nojūgušo zirgu. Tātad zirgs, ja tu viņam nedosi atpūtas, ja tu viņu nedzirdīsi un neliksi viņam, tad, kad viņš ir sasvīdis to segu virsū pēc tās lielās izjādes, viņš vienkārši nobeigsies, un tev nebūs vairāk zirga. Un tad jautājums, ja mēs sev arī uzskatām par nosacītiem darba zirgiem, bet mēs esam paši savu saimnieki, ja mēs sev nekopsim, mēs vienkārši nobeigsimies vai nokritīsim un nevarēsim ilgstoši piecelties. Un zirgiem ir tādi labturības noteikumi. Cik stundas dienā viņš drīkst strādāt? Cilvēkiem nav tāda labturības noteikumi. Ir tāda pusanekdote, 2 zāģeri mežā. Un kurš ātrāk nozāģēs mežu. Un tagad tas viens zāģē. Un tas otrs ik pa laikam kaut kādu pauzi ietur. Un tas, kas zāģē visu laiku, viņš domā, es uzvarēšu. Beigās jau kurš uzvarēja? Tas, kurš pauzi ieturēja. Jo ko viņš pauzē darīja? Uzasināja zāģi. Ja tu ar neas zāģi nevari nozāģēt mežu. Nē, bija labāka anekdote. 2 sarunājas. Viens saka, jāstrādā, jāpelna nauda visu laiku, un otrs prasa, priekš kam tev tā nauda? Es nopelnīšu daudz naudas, varēšu neko nedarīt. Otrs saka, es jau tagad varu neko nedarīt. Es domāju, ka Ilmārs ir mūsu tas guru šajā jautājumā, kā vienkārši neko nedara. Jā. Ļoti labi. Nelī. Jā, es gribēju par to darba vidi vēl parunāt, tāpēc, ka es esmu vadītāja daudzus gadus, un es domāju, ka tas ir svarīgs katra vadītāja pienākums ļoti skaidrs noteikums noteikt. Jo cilvēki grib skaidrību un parasti dara tieši to, ko tu no viņiem sagaidi. Un nevajag iztēloties, ka kaut kas ir pašsaprotams. Katrs nāk no savas pieredzes, nāk no dažādām citām darba vietām, no dažādām ģimenēm, kurās ir dažādas lietas pieņemtas. Un ir jāizrunā šīs lietas. Un, ja, es ļoti bieži saviem kolēģiem saku, veselība ir pirmajā vietā. Un es to tā arī saku. Ja tu esi slims un strādā, tu kaitē pats sev, un tu īstenībā kaitē arī uzņēmumam. Jo tu nebūsi vesels, tu neizveseļosies, ja tu esi slims, tev jāvelta. Tās ir tādas mazas, ļoti skaidras lietas, bet šis lielais rezultāts rodas no tiem mazajiem soļiem, kuros nav šaubu, ka tu skaidru to ceļu karti cilvēkam iedod. Bet vēl tas, kas mani uzrunāja par to Higgsa bozonu, un to es aizdomājos, ka īstenībā patiešām, man liekas, tā notiek, ka šie traģiskie, tie lielie ģeopolitisko plākšņu pārbīdīšanās, piemēram, karš Ukrainā,
ka viņš kaut kādā veidā aktivizē pagātni, un mēs daļēji sākam dzīvot ar tām pagātnes šausmām, jo mums kā tautai, protams, ir ļoti skarba pieredze. Katrā ģimenē ir kāds bijis izsūtīts uz Sibīriju, kāds ir ticis nogalināts vai aizbēdzis trimdā, un mēs to zinām. Un tagad, redzot tās šausmas, kas notiek Ukrainā, mēs saprotam, ka padomju vai krievu okupants nav vairs pagātne, tas ir tagad. Vienkārši tas nav šobrīd pie mums, bet mēs, man liekas, tas momentā tiek atjaunot. Man, piemēram, vecāki, kas ir kara laika bērni, tās atmiņas parunājot, kas viņiem uzreiz tā kara sākumā nāca. Un es saprotu, man nav tādas pieredzes, bet man kā latvietei ir tāda pieredze no šīs tautas. Un man liekas, ka un tās bažas un bailes par to, ka pagātne var atkal atgriezties, man liekas, tas arī ir diezgan paralizējoši, jo tajā mirklī, kad mēs tajā emocijās un savā tajā prātā esam, tai pagātnē, tad mēs šodien iespējams kaut ko nedaram, lai tā pagātne neiestātos. Man liekas, tas ir ļoti svarīgs arī sev pieķert, kurā brīdī tās bailes ir no kaut kā tāda, kas vairs nav. Jo ir tās labs teiciens, ka jāatsakās no cerībām uz labāku pagātni, vai ne? To pagātni mēs vairs nevarēsim salāpīt. Tā ir tāda mūsu trauma, mūsu okupācijas pieredze ir negrozāma. Tā tas ir. Bet mēs varam no jauna, tas mūsu stāsts turpinās, un viņš ir tagad. Un ko mēs varam darīt tagad? Man liekas, tas ir ļoti svarīgi to laiku atgriezt atpakaļ, un varbūt, nezinu, mēs nelemjam par to, vai Higgsa bozons vēlreiz ir jāiedarbina, bet par to, vai es tagad šodien esmu šeit, vai es esmu savās pagātnes kaut kādās bailēs. Man liekas, tas ir tas, kas manās rokās. Jā, tu gribēji papildināt? Jā, es papildināju, ko Nelija sākumā teica. Es arī gribu citēt visādus dižus cilvēkus, tā kā to dara Ilmārs. Es gribu citēt savu tēti, kurš man teica tādu frāzi: tu man esi vajadzīgs vesels. Vienmēr. Kad es biju maziņš, es nesapratu, ka es neesmu tikai slims vajadzīgs. Kā tas domāts? Bet tas bija domāts, ka tu man esi vajadzīgs vesels, tāpēc tad viņš rūpējās par manu fizisko veselību, tad tur, saģērbies siltu, jo tu man esi vajadzīgs vesels. Es kaut kad arī vienreiz savai meitaņai, tur es kaut 5 gadi saku, ja tu neizasļosies pie tevis, nebrauks Ome. Viņa saka, kāpēc Omei nepatīk slimi cilvēki? Tā bija viņas tā pirmā reakcija, vai Omei nepatīk slimi cilvēki. Nevienam nepatīk slimi cilvēki. Un tā lieta arī, vēlreiz, mēs kaut ko tur cenšamies izdarīt, aizskriet. Es šodien te biju vēl vienā diskusijā, un tagad es redzēju, jaunieši mēģināja no tās skatuves nolekt. Šeit. Es neatļaujos lekt. Es celi tagad sačkarēju. Piemēram, jo man taču vēl ir jādodās visu kaut kur. Un tad arī padomāt par to, vai darot kaut ko, it kā kaut ko no tevis sagaida, vai izdarot kaut ko vairāk, vai izdarot kaut ko, dabūt no kaut kāda atzinību, vai vairāk naudas. Vai tu pēc tam tas nemaksās dārgāk? Respektīvi, ir daudz lietas, kas var maksāt ārkārtīgi dārgi. Pēc tam tagad tu iegūsi to, naudu, amatu vai kaut ko, bet pēc tam tu iztērēsi to visu naudu, ejot pie dakteriem. Sākumā alkoholā, jo liekas, ka tas ir izcinājums, bet ilgtermiņā tas nav, Ilmār. Un pēc tam, nevienkārši ilgās, ka tā ir stabilitāte. Un pēc tam tu iztērēsi to naudu, vai arī tev nebūs laika viņu terēt, jo tu būsi depresijā ārkārtīgā. Ja? Tāpēc pie katra tā lēmuma jāatcerās, ka tu man esi vajadzīgs vesels. Vienalga, vai tu darbinieks, vai tu mans dzīves biedrs, vai tu mans draugs, vai tu mans Latvijas sabiedrības loceklis, vai tu mans skolēns, skolotājs, profesors. Tu man esi vajadzīgs vesels. Un arī es pats sev. Bet arī es pats sev, jo man vienmēr liekas, kad mēs dažkārt tik nenormāli tešamies, lai tur visādi shareholder values un visu kaut ko vai ne tur piegādāt un par 3% audzēt apgrozījumu vispār, bet skaidrs jau, ka tās bez manis tā darba vieta joprojām pastāvēs, vai ne? Bet es bez sevis visticamāk, ka tur varētu būt mazliet citādāk. Bet man liekas, ka tomēr, ja tu vari skriet, tad ir jāskrien. Un man liekas, jaunībā ir brīnišķīgi liela enerģija, un tā ir jātērē. Nevis jātērē, jāiegulda. Piemēram, es esmu dzirdējis, ka vienā ministrijā ministra birojas, un ne tikai, ir pilns ar jauniem cilvēkiem. Tāpēc, ka jaunie cilvēki grib sev pierādīt. Viņi ir gatavi strādāt
diennaktīm, es mazliet pārspīlēju, lai sev pierādītu. Un piemēram, savu profesionālo praksi atceroties, universitātes rektors pēkšņi nolasīja sev ļoti jaunu komandu. Un šodienas acīm es saprotu, kāpēc viņš to jauno komandu ņēma. Tāpēc, ka mēs tie jaunieši bijām gatavi celties 3 pa nakti, taisīt prezentācijas un ieguldīties. Un man liekas, ka tad, ja tev spēks ļauj, ir vienkārši jāļaujas un jāskrien un jāiegulda enerģija. Bet, paklau, varbūt tad mēs vienkārši runājam par pusmūžu krīzi tagad. Varbūt neviens nav sajūtas prātā. Varbūt vienkārši ir kaut kāds, vai ne, maiņa lieta. Es gribēju piebilst, ka seniem grieķiem noteikti bija sakām vārds bīsties danajieši, kas gatavi negulēt naktīm un strādāt degošām acīm, jo ar viņu darbiem ir bruģēts ceļš uz elli. Bet par to, kā mēs skatāmies uz, arī par paudžu attiecībām un par to, kā mēs skatāmies uz mūsdienu pasauli un cik viss ir slikti un vai mēs skatāmies ar cerībām vai ar pesimismu nākotnē. Kā varētu nobalsot? Nevar nobalsot vairs. Viņiem ir īkšķi, viņi var nobalsot. Jūs skatāties ar pozitīvu, ar cerībām vai ar pesimismu nākotnē? Īkšķis ir pozitīvi. Uz savu nākotni vai uz pasaules nākotni? Būs labāk? Pēc 2 gadiem būs labāk? Varbūt labāk paprast tā un tad tā, lai mēs redzam. Pēc 2 gadiem būs sliktāk? Kurš balso, ka pēc 2 gadiem būs sliktāk? Paceļ rokas. Ok. Kurš balso, ka būs labāk pēc 2 gadiem? Vairāk. Okay. Tomēr latvieši ir Es nebūtu gaidījuši cerību pilni. Es kaut kur lasīju, ka Amerikā šobrīd bija tāds, tas pat nebija aptauja rezultāts vai viedoklis, tas bija atzinums, ka ASV ir pirmo reizi nonākusi situācijā, kurā ir dzīvo paudze, kuras bērni dzīvo sliktāk nekā viņu vecāki. Līdz šim katra nākamā paudze dzīvoja labāk, pēc kaut kādiem amerikāņu kritērijiem, bet tagad pēc objektīviem datiem viņi dzīvo sliktāk, viņi nevarēs dzīvot nekādu labāk. Un īstenībā, ja mēs skatāmies uz cilvēces vēsturi, un bieži vien ir dzirdēts, ka vienmēr visi ir burkšķējuši par to jauno paudzi, ka tie ir slinki, neko nedara, jaunā mūzika nekam nedara, un jaunieši tikai grib rakstīt, katrs uzrakstīt romānu un strādāt, neviens negrib. Par to burkšķēju jau pirms 2500 gadu un vēl agrāk. Un vispār jau kādus 8-10 tūkstošus gadu tiek uzskatīts, ka cilvēks virzās no sava zelta laikmeta arvien uz sliktāku. Un tie viedokļi atšķirība bija tajā tikai, kurā stadijā sliktuma mēs atrodamies. Bet tas, ka virzība notiek uz leju, bija pilnīgi skaidrs vienmēr cilvēkiem. Un tikai ļoti atsevišķos īsos brīdiņos, droši vien 93. gadā Latvijā vai kaut kādās pēckara brīžos, kad liekas, tagad jau tagad paliks labāk, tagad būs vieglāk. Vai tagad elektrificēsim visu valsti un sāksim dzīvot zaļi. Vai tagad mākslīgo intelektu ieviesīsim un varēsim nestrādāt. Ir tādi īsi brītiņi, ka cilvēkiem šķiet, ka būs labāk, bet pārsvarā vienmēr visi domā, ka būs aizvien sliktāk. Un tur ir saistība, tur ir kaut kāds tāds, es atvainojos, bipolāra attieksme brīžiem cerīgi, brīžiem pesimistiski, un cilvēks visu laiku balansē uz šādu te atšķirībā no visām pārējām dzīvajām un apzinātajām būtnēm uz zemes. Cilvēki ir tie, kas visu laiku balansē. Un tur ir kaut kāda līdzība ar alkoholu, atgriežoties pie šīs tēmas, kāpēc alkohols patīk cilvēkiem. Ne tikai tāpēc, ka viņš padara cilvēku līksmāku un enerģiskāku un viņam gribas dejot. Interesantā veidā alkohols patīk arī tāpēc, ka viņš izraisa paģiras un sliktu pašsajūtu un fiziskas mocības, jo tajā brīdī, kad tev ir viss sliktāk, tu zini, ar katru nākamo minūti paliks arvien labāk un labāk, un tu līdz pāries galvas sāpes, tu līdz rokas vairs netrīcēs. Un arī šī sajūta varbūt pat ir daudz ietekmīgāka tajā atkarības izraisīšanā nekā tā līksmes sajūta. Bet man tā ir problēma, man nebija paģiru. Un tāpēc, varbūt tāpēc, ļoti priecājieties, ka jums ir paģiras. Ja? Jo nebūtu paģiras, tad tu nedabūtu laimes sajūtu. Jā. Okay. Klau, mēs tuvojamies izskaņai. Es redzu, ka mums ir viens paldies Jānim par Jāņa atklātību. Un tiešām es arī gribu teikt paldies visiem šovakar, ka jūs dalāties ar savām pieredzēm. Ja?
Es gribētu cerēt, ka mums tur saradīsies vēl kāds jautājums, jo tā ir jūsu iespēja. Jūs varat skanēt QR kodu, uzrakstīt jautājumu, jebkuram visiem, kā vien gribās, iespējams, jūs vienīgā iespēja dzīvē uzdot šiem cilvēkiem jautājumus. Bet kamēr mēs gaidām, varbūt, ka pie vienīgās paliksim, ko saka Ilmāra. Varbūt pirmā. Bet tu par to Leperu pieminēji, ka viņš tās atļaujas izsniedz. Es domāju, ka varbūt ka tas ir tas, uz kā mēs varam šodien nobeigt, kas būtu tā atļauja, kur jūs gribētu iedot visiem klātesošiem, varbūt paši sev, varbūt saviem tuvākajiem, kas ir viena atļauja, kas jums katram nāk prātā. Es gribētu iedot atļauju atpūsties, rūpēties par sevi, un nevienam jūs neko dzīvē neesat parādā, kā tikai sev. Un neviens cits nevar jūsu vietā lemt, kā jums dzīvot. Un es vēl gribu dot arī atļauju tiem, kuri kaut kādā veidā ir izkārpījušies no kādām dziļām bedrēm, lūdzu stāstiet par to citiem. Runājiet ar saviem draugiem, tā ir tiek dot atļauja doties uz Tvaikielu. Bet tie, kas, pieņemsim, negrib doties uz Tvaikielu, man ir vēl viens piedāvājums. Tad 16. jūlijā mēs draugiem grupu pagalmā atklāsim tādu mākslinieku Madaru Vīlisteru izstādi Izdegšana, kur būs tādi iespaidīgi lielformāta darbi. Tad tas notiks darba vidē, kur es redzēt caur darbiem darbinieks, darbinieki redzēs darbus. Izdegšana gan ir arodu slimība, un arī aicinu neizmantot šo vārdu nepareizi, jo ne visiem mums ir izdegšana. Izdegšana ir konkrēts mentālais stāvoklis, kā slimība. Atnāciet uz izstādi, apskatieties, nofočēties un sākiet par to runāt. Un mēs par to gan kā uzņēmums, gan es personīgi runāšu ļoti daudz, jo katru reizi, kad es kādam izstāstu šo savu fantastisko pieredzi, varbūt caur joku mazliet, bet tas tiešām ir smieklīgi, ka tev nosauc par trako Jāni, tas ir, bet tas ir smieklīgi atzīstiet, man tas, piemēram, ir smieklīgi. Tas kādam cilvēkam var palīdzēt, kādam cilvēkam liek aizdomāties, ka varbūt man ir kā minimums jāieklausās sevi, varbūt man kā minimums ir kaut kas jāizdara, jo mums ar laiku būs visādas, pēc gadiem 10 mums būs tādas protēzes un tādi rīki, kur mēs varēsim sev uztaisīt bruņas un staigāt, tā kā šitie terminātori, bet pagaidām man liekas, ka galvu salabot vēl ilgi nebūs iespēja. Ja mēs savu fizisko veselību varēsim salabot, bet galvu ne, un tāpēc tā ir visvairāk jāsargā. Un nevelti mēs bērniem liekam ar velosipēdu braucot vilkt ķivers. Ja? Tāpēc, ka tas ir tā, manuprāt, pats dārgākais. Un varbūt tad liekam klāt vienu no tiem jautājumiem, ko mēs arī redzam, ko darīt jaunajai paaudzei. Jāni, tu, man liekas, jau daļai arī atbildēji, ja? Turēt to savu, mēs pie tām atļaujām pieliekam vēl šo klāt, turēt to savu galvu. Jā, ir jāsargā sava galva visvairāk un arī savu stāvoklis, jo es arī atceros, ka tajā principā tas, ko mēs redzam, ka viss ir slikti, viss ir negatīvi, gribās rakstīt kaut kāds ļauns komentārs vai kaut ko, es reāli tagad saprotu, ka tas ir cilvēkiem posmā, kad nav labi. Vesels cilvēks, tātad pie laimīgs, pie labas apziņas neko tādu nedarīs. Arī visi tie, kas ir rakstījuši, nezinu, Laurim Reinikam tur slikts komentārs, viņi tajā brīdī vienkārši jutušies slikti. Laurim Reinikam. Jā, arī ir cilvēki, kas arī Laurim Reinikam raksta ļaunas komentārus. Tad iedomājieties, cik ir slikti tiem cilvēkiem, un viņiem ir varbūt, ka to vajag iekļaut tajā tvaiciņa, tagad tā aktuālajā tajā aptaujā. Jā, ja mēs to uzrakstītu Laurim Reinikam, kā var uzrakstīt Laurim kaut ko sliktu? Un tad tu saproti, ka ja tev ir viss besī, viss ir slikti, tad kaut kas nav labi ar tevi. Jo man arī, protams, Ukrainas karš, tas viss bija, man nomira abi vecāki, pandēmija, nomira abi vecāki, Ukrainas karš, viss tev vienkārši sagāja šķērsām, jā, un no tā ir sargājiet sevi. Paldies tev, Jāni. Neli, kas ir tava atļauja un ko tie saka jaunajai paaudzei? Jā, tas ir tāds komentārs, tas īstenībā jautājums. Tie visi ir pusmūža jautājumi. Jā. Jauniem cilvēkiem nav šāda problēma. Es pilnīgi nepiekrītu. Es arī pazīstu jaunus cilvēkus, kuriem ir tik sačakarēta veselība, kāda man nebija 40 gados. Tā ka, man liekas, tas pātrinājums iestājies arī šajā ziņā. Tā ka esiet uzmanīgi jau uzreiz. Atļauja, Es iesaku jums dot sev atļauju izdarīt kaut ko tādu, par ko jūs bažieties, ka to nedrīkst. Ka to gan es nevaru atļauties. Es nezinu, man ik pa laikam ir bijis tāda sajūta, ka ja es šo te uzņemšos un piekritīšu, tad tas gan tā kā... vienkārši tu novelc pats sev tādus rāmjus,
kur eksistē tikai manā galvā. Bet liekas, ka to ir novilcis kāds cits. Man liekas, ka jā, mēģināt tos rāmjus tā kā patīrīt nost. Un mans ieteikums ne tikai jauniem cilvēkiem, bet jebkuram cilvēkam ir vienkārši bišķi laipnība pret sevi. Es esmu sev tādu kaut kādu prakšu kopumu uztaisījusi, ko es esmu nosaukusi par laipno disciplīnu. Jo man liekas, ka abas lietas ir vajadzīgas. Tāda laipnība, jo dzīve ir pietiekami skarba. Jā, viņi vienmēr mums atgādinās, kas ir slikti. Bet arī bez disciplīnas nevar. Jo, kaut kā ir jākustās uz priekšu. Bet Alis salikt šīs abas lietas kopā un saprast, kurā brīdī, kura jābūt 20, kur 80, kur 50 uz 50. Man liekas, tā ir tāda gudrība, ko var mēģināt izkopt, vērojot sevi. Tā, ka novēlu visiem parūpēties par sevi, tad jau varēsiet parūpēties arī par citiem. Paldies, Neli. Ilmār, gatavs atļauj sniegt visiem klātesošiem? Es nezinu, tiem jauniešiem arī, ja? Ko ieteikt? Skatāmies, tev būs 2 vai 1 universālā. Varbūt pat universāli, pagaidiet. Nesteidzieties, nemēģiniet kaut ko izdarīt. Ļaujiet mums vēl drusku kaut ko padarīt. Es ievēroju pavisam nesen, es droši vien esmu ievērojis, ka man ir viss kaut kas besī, bet es ievēroju, ka man besī visbrīnišķīgākā lieta, tas, ka cilvēki mācās. Mani tik ļoti izbesīja tagad pavasarī. Facebookā visi sāka postēt savus diplomus un cepures un lielīties ar to, ka viņi ir pabeiguši, ieguvuši, kļuvuši. Un man tā gribējās ierakstīt to dzelīgo, asprātīgo komentāru. Es tomēr noturējos, ierakstīju viņu citur anonīmi. Man ļoti interesē, kāds ir komentārs. Komentārs bija tāds, cik var mācīties, sāciet taču kaut ko darīt. Bet tas ir dzēlīgais komentārs. Tas reālais ir, nedariet neko, pagaidiet, gan viss nokārtosies tāpat. Brīnišķīgi, paldies Ilmāram. Jā, un mans novēlējums ir ceļmaizi ir ļaujiet sev būt nepareiziem. Un es arī vakar vienā citā diskusijā uz šīs skatuves teicu, paskatieties uz šīs skatuves noformējumu. Ja mēs būtu centušies būt pareizi, šis noformējums nekad nebūtu, jo es šeit saskatu ārkārtīgi skaistu ziemeļblāzmu, citi šeit saskatu propagandu. Un tāpēc būt nepareizam un ļaut sev kļūdīties ir viena brīnišķīga lieta un atzīt kļūdas un dzīvot tālāk. Tā kā būt nepareizam ir ok. Brīnišķīgi, paldies, Ati. Es nezinu, kā jums, bet man vairs negribas tagad uz tiem jautājumiem atbildēt pēc tik svinīgas nots, vai ne? Super, es saku jums sirsnīgi paldies, un man gribās arī mazliet pievienot un paturpināt to Nelijas atļauju būt laipnam pret sevi, būt laipnam arī pret tuvāku, atcerēties, ka tur internetā otrā pusē aiz tiem diplomiem un visi citi īstenībā ir arī citi cilvēki, tie nav kaut kādi objekti, tas nav kaut kas anonīms, tie visi esam mēs paši un skaidrs, ka dzīve ir tāds komandu sports un mēs īstenībā viens otram esam baigi vajadzīgi un skaidrs, ka pašiem tās pauzes ir jāpaņem un arī jāpieskat vienam otrs, lai arī tie citi tās pauzes paņem un to tad arī novēlam. Un tad gaidam. Paldies!